Pie logi jāklājas uz skolu. Tur nav logotā. Jā, pareizi. Viņa tāda, jā! Un izmet pa logu. Tā tu noticēji? Es laikam noticēju. Āfrikā mērniņi padomāt, ja mēs olmu kostīmos tur ierast. Es nezinu. Jūs tajās sērijās, es vienkārši nepamanīju, jūs rakstat, kad jūs to filmējāt? Mums pa pirmā sērija bija pa Pirmajā februāru. bija ierakstīts, jā, februārī. Tagad es arī šodien klausoties to, kas būs izlaists, es arī domāju tāds, Vai, ka jāierakst ir... Vai arī jāpasaka? Ir marta sākums, vai pieņemsim marta beigas tur. jā, jo tas Jā, tur tā, bija marts sākums. es biju confused, kad klausījos. Jūs kaut ko sākat runāt par to, ka ķipa vēl ir depresija un vēl, nav pavasaris vai kaut kas tāds. Planš, peldēt un ārā, fucking 30 Tagad mēs ritīgi, tagad tikai iznāk sērija, kur mēs ritīgi sākām iet uz cold plunge. Nu, vo, Un tas ir kaut kāds... pieminat to, man liekas, ne? tur jūs- ir teikts marts, bet nav viņš tik... jā, vajag, bet es nezinu, vai vajag to taisīt tajā tam no tajā Nē, virsrakstā. Vienkārši descriptionā. Tur jāsvar ierakstīt. Bet Jā. precīzi datumu man negribās teikt, man gribās vienkārši pateikt, kāds, nezinu, Jā, marta marta sākums, marta jā. beigas, aprīļa vidus, nezinu, kaut ko tādu. Jā. Tā kā jā, Šitais ir ķipa augusta beigas. Es jau vispār tā gribētu runāt, ka mēs, uz priekšu. bet tas nav tagad. Vai jūs jau filmējat? Tā nē. Jā, Jā? Es pārbināju viss degunu. notiek. Tas nekas. Mēs iezūmos. Jā. Tieši uz to degunu. Šis ir Sūtas Puļu podcasts, un Sūtas šodien Puļu mums podcasts. ir viesis Eleonora, pataisno no Āfrikas uz Latviju, uz AKA. Sūtas Puļu podcastu. A.k.a. Terminators, a.k.a. Oranžā meitene, a.k.a. This is time for Africa. Lūdzu, pasaka, kāpēc terminators. Tas Viens Kelnā nesapratīs, jo pilnīgi- es nesapratu. Viņa manā skatījumā viņa ir Terminators. Tāpēc, ka viņi dara visu. Tagad tu biji Āfrikā, tu satikši Šakiru, ka viņi dziedāja vaka vaka. Nē, Es redzēju to tur, kur bija, kur skanēja tā dziesma. jā, vaka mēs dziedājām gandrīz katru dienu. viņa tagad Man bija ir- sajūta, ka principā Šakira kaut kur turpat ir tuksnesī. Okay, Viņa bija mūsu sirdīs. Bērniem nenormāli patīk tā Jā. dziesma. Mēs visu laiku dejojām pie viņas, bet tas bija interesanti. Man likās, ka mēs atbrauksim mācīties no viņiem, kā ir jādejo. Bet realitātē viņi tā kā stāvēja un visu laiku skatījās, Ā, tā kā, viņi ko nezināja? mēs darīsim. Nē, tā kā Vai viņi viņi, gaidīja kaut ko jaunu vienkārši? viņiem bija interesanti, kā mēs dejojam. Un mums tāpat bija interesanti, kā viņi dejoja. Līdz ar to mēs vienkārši tā stāvam, skatāmies viens otru, Nu, kas tagad būs. Un tāds. Viņš sāk breikot. Bet, Un tu tā čīri, tāda es tašu tā nemāju. Eleonora uzmet backflip. Jā, Terminators. Es pieminēšu to. Kāpēc Mēs at- terminators? Mēs atklāsim, lēnām runājot par Eleonoru. Es visu laiku teikšu, Ok, kāpēc. Eleonora, Tas izdosies. pastāst- Tas nav apvainojums. pastāst mums, kur tu biji tagad un no kurienes tu esi atbraukusi. Tātad es biju 6000 km attālumā no Latvijas, Āfrikā, valstī Kenijā. Nu, tur iedomājamies, ja kontinents liels, 54 valstis. Kenijā ir vairāk nekā 50 miljoni, un tieši tajā apgabalā, kur biju es, kas ir tūkstnesis, rakstīts, internetā pēc informācijas, ko es atradu, ir 1 miljons iedzīvotāju, bet realitātē tur ir vairāk, jo bērni piedzimst smiltīs, bērni piedzimst ārā, viņiem ļoti daudziem nav dzimšanas apliecības vai kaut kāda tur certifikāta, daudz vecāki nezin, cik viņu bērniem gadi. Viņi paši arī nezina, viņiem nav tāda tā kā laika izpratne, viņiem tas nav tik svarīgi. Sieviete, ar kuru es braucu tajā projektā, brīvprātīgajā darbā, viņa bija atvedusi līdzi uz tūkstnesis vecītes ar domu, ka mēs ieviesīsim jaunu tradīciju un mēs svinēsim bērnu dzimšanas dienas. Protams, ka tas viss aplauzās pirmajā dienā, jo realitātē neviens nezina dzimšanas dienu. Kurā dienā tieši? Jā, mēs mammām jautājām ar tulka palīdzību, jo viņi nerunāja īsti angliski. Mēs jautājām, kad jums tur bērniem dzimšanas diena, un tā viņi saka, mēs nezinām, jo pārsvarā viņi visi piedzimā tūkstnesī. Tev nebija tā, ka tu tur esot, tev nebija tā, ka tev pazūd tā kā sense of time, tā kā tu laiku pat īsti nejūti, vai arī tu tomēr tā kā seko līdz telefonām tam visam, bet tev nebija tā, ka tu īsti tā kā apjūti. Kas tu esi tik tālu, tu domā? Nē, es domāju, ka dzīvojot ar viņiem, pieņemsim, jūs tur organizējāt tur tā kā kaut kādas tās,
jūs organizējāt, ko jūs īsti organizējāt? Tad jūs viņus mācījāt? Jā, mūsu tas mērķis, tā lai visi saprot, mūsu mērķis bija atbraukt un mēģināt ieviest jaunu skolas sistēmu, jo tā ir jaunu uzbūvēta skola, kas pilnībā tika uzbūvēta ar ziedojumu palīdzību. Un tie bērni, atbraucot, kad mēs atbraucām, pirmo reizi apsēdās pie skolas sola. Līdz ar to mūsu tas mērķis bija. Vienkārši introducēt viņus uz tās idejas. Kas ir skola, kā mēs tagad mācīsimies. Mums bija stundu plāns, mums bija 3 klases, mazākā, vidējā un lielākā. Un tā kā mūsu tas mērķis bija, principā, mācīt viņus. Bet, ja viņiem nav laika izpratni, kā tu viņus dabū uz skolu, lai viņi atnāk? Nē, laika izpratni viņiem ir. Viņi zina laiku. Jā, protams. Es aizdomājos, ka viņiem pa pulksteni. Bet tas, ja nebūtu tāpatās dažādi pulksteņi. Saules pulksteņi vēl viskaut kāds. Es domāju, ka viņi tādi guļ un Eleonora jāiet pie loga, jāklājas uz skolu. Tur nav logotā. Jā, pareizi. Tur nav logu. Es vispār par to neiedomājos. Tur nav logu, un tā kā, ja būtu logi, tas būtu ļoti traki, tāpēc, ka nenormāli karsts. Viņiem nav jēgas no logiem. Bet tā īstenībā par to laiku ļoti laba lieta, ko var pieminēt. Viņiem ir tāds jēdziens kā African time, vienkārši tāpēc, ka viņiem, piemēram, pasaka ierasties 5 uz skolu, uz vecāku sapulci. Viņi ieradās no 1,5 stundu vēlāk. Kaut gan viņi zina, ka ir jāierodas 5, bet viņi vienkārši ierodas nedaudz vēlāk. Nedaudz, sagatavojas tur, jā, un tad atnāk, un tad arī tā kā viss sākas. Pieklājīgi nokavējuši 1,5 stundu. Bet pēc tam jau mēs pateicām, ka mēs nevaram dzīvot pēc African time, jo, ja mēs ieplānojam to sapulci, kas ir, nezinu, tur 10 no rīta, tad, mēs visi arī tā kā gaidām 10. Ak, Dievs. Jā, un to viņi arī mācās. Jā, viņiem tas ir. Bet, tāpat tās, kad 10 minūtes gan jau kavēja arī beigās. Bet bija tāda. Bet kur jūs tikai kaut kādā ciematiņā esat, jā? Tas ir tāds ciemats. Tuksnesī. Jā, tas ir ciemats Tuksnesī, kas ir ļoti, es pat nevaru aptvert un saprast, kā, cik liels viņš ir. Man ir video, ja kas var jums atsūtīt, kā vispār no augšas izstāstas ciemats, varbūt var ielikt, man liekas. No skolas tas drons lido augšā. Mēs tur ar bērniem stāvam un tur parādīts vienkārši tas nereālais Tuksneša plašums, ka tu skaties, tur kaut kur tālumā, jā, tur ir kalni, daži kociņi, un tas ir viss, kas tur ir. Bet tur ir tāda maziņa ciematiņa visur apkārt, vai tas bija tāds viens, un tur bija tas miljonus cilvēku? Nē, tas to reģionu sauc Turkana, tieši tā kā to Tuksnesi. Ļoti liels reģions, kas robežojas arī ar Etiopiju, un tur ir blakus arī Turkanas ezers, kas ir viens no lielākajiem, ja jūs tagad smiesieties. Neko. Ezers. Viss kārtībā. Man teica, lai es saku burta vietā, kas man to pat. Azars. Bet tas ir baigi. Tas ir trakākais. Tā liekas, ka tas nestrādā, tāpēc es saku ezers. Tas tikko pateici. Jā, tu pateici pareizi. Jā? Jā, tu vienkārši sāks runāt tā. Jā, 25 gadu pagāja joprojām tas nestrādā. Es domāju, ka tas ir lāst kādu. Jā, padodās. Bet tas ir viņas prikaliņš. Jā, tas Prikols. Visi tev pazīst nevis kā to sievieti, kas atbrauc no Āfrikas un mācīja Āfrikas bērns, bet kā to, kas saka ezers, nevis ezers. Jā. Es īstenībā gaidīju, ka man kāds to iekomentēs, jo es tieši stāstīju par to, ka mēs braucam ekskursijā uz ezeru, un es domāju, kāds man tūlīt kaut ko iekomentēs, bet nebija negatīvu. Bet es pasmaidīju, es skatījos to vidī, kad es vienkārši pasmaidīju. Viņi to izdarīja. Jā, anyways, ko es gribēju pateikt ar to visu? Ir tas Tuksnesis, un jā, tur ir ciematiņi, vispār kaut kādu ciematiņu izmērus, neko es nezinu, tāpēc, ka tur ir tā, tur ir viena māla mājiņa, kaut kur ir vēl viena, 2, 3, 5, visi dzīvo māla mājiņās, vai arī tā vispār ir kaut kāda salmu mājiņa. Ja tev ir māla mājiņa, tad tu jau esi tāds, nedaudz level up. Ja tev ir betona mājiņa, tad tev jau tā kā ir nauda, un kā vēl pateikt, vai cilvēkam tajā ciematiņā ir nauda, ja viņam ir kazas, un ja viņam ir kamielis, tad vispār, tu esi tā kā bezmaz vai, bagāts. Mums teica, ka viens kamielis maksā apmēram $500, un pa kamieli var arī nopirkt savu sievu. Un tas arī tur joprojām notiek. Okay. Tā. Mūsu tas ciematiņš, ko sauc par Nakutan, Nakutan Swahili valodā nozīmē skorpions. Un kad es to uzzināju, man bija tāds... Kāpēc viņi tā nosauc?
Kur Te ir daudz kur tie skorpionu? skorpioni ir? Jā. Tur ir skorpioni, jā, tur ir ļoti daudz skorpionu, protams, jā, tur ir daudz skorpionu, bet nebija tā, ka katru dienu, bet, nedēļā dažus mēs redzējām, jā. Jūs Vietējā ēdāt viņas viņus arī? vienkārši ar čībām, un viss. Skorpioni nav. Bet viņi tādi, diezgan palieli. Es redzēju arī tādus maziņus, ļoti mīlīgus. Tad Tāda bēbīši. asī. Kurpītē iekšā tāds. Jā, tas gan ir bēdīgi. Bet tu redzēji, kā kāds būvē māju vai kaut ko tādu, kā tas notiek? Es neesmu redzējis, bet es redzēju video, jo tieši pirms mēs atbraucām tajā ciematiņā mūsu Nakutan, mums cēla māju viena mamma. Viņa cēla mums māju ar mālu, jā, un viņa kā es to redzēju, tajā video viņi vienkārši ņem to mālu, tur kaut kādu tur zariņu, un tad liek to mālu, lipina, un tad ir liels salmu jumts, un tas ir viss, kas mums tajā mājiņā bija. Mēs dzīvojām nedēļu vispār bez elektrības, es pat tā kā nedomāju, ka mums būs elektrība, un pēc nedēļas vietējie izdomāja mūs pārsteigt, un viņi ievilka tur elektrību. Wow. Mums parādījās viena lampiņa, un es tādā šokā ienācu, mēs bijām tā pārsteigts, jo mums bija gaisma, mums nevajadzēja vairs staigāt ar tiem tā kā lukturīšiem. Un elektrība tur ir tikai vienkārši tajā lielajā mājā, kur ir virtuve, kur mēs visu gatavojāmies, kur mēs ēdām, un tur ir saules baterijas. Tur ir tas ģenerators, kas pārveido to visu enerģiju, līdz ar to viņi vienkārši ievilka līdz mūsu māla mājām. Principā tā tas tur izskatās. Tā lielā māja, kur ir elektrība, un tad mazās māla mājiņas. Viena ir priekš celtniekiem, viena priekš brīvprātīgajiem, vēl viena priekš brīvprātīgajiem, tad ir priekš vietējiem skolotājiem, un tad ir Guntara un Oļas māja, un tā vienkārši ir viņu zeme, tāpēc es viņus pieminu, jo tā kā uz viņu zemes tas viss ir uzcelts. Un viņi jau tur dzīvo 7 gadus. Un tieši Tuksnesī tieši tur 2, bet Āfrikā 7. Ļoti interesants stāsts un vispār es domāju, ka tas piedzīvojums bija reāli par cilvēkiem. Ļoti par cilvēkiem. Tie jau bija gatavi bez elektrības. Jā, man bija, kā tu atbrauc, tu zini apmēram, kādi tur būs apstākļi, tu Latvijā vēl sēdi tāds streso, domā, kā tur būs. Tu nevar paliģot neko. Kā tu mazgāsies sāļā ūdenī, kā tu vispār dzīvosi visu laiku smiltīs vai ne, jo smiltis pilnīgi visur, tev gultā ir smiltis, nezinu, tur padusēs, visur tu esi vienkārši, tu esi smiltīs, vai ne? Un tiem bērniņiem pilnīgi vienalga, viņi ēd tās smiltis, viņi tā spēlēs, tās ir viņu vienīgais mantas smiltis un riepas. Jo tur ir riepas, un ja tu tajā ciematiņā ir riepas, tad tas vispār forši, jo viņi tur viņas var līdzināt, viņi braukā viņām pāri. Lien iekšā visu kaut ko. Viņi arī met no kalna lejā. Nebija kalna. Tur ir vienkārši. Bet arī Tuksnešos ir. Iedomājies, tu zini to multinīti, kā sauc to? Tur, kur viņš ir to cepur, tā ķirzek. Rango vai kaut kas tāds. Jā, apmēram tā. Džonijs Depsai. Jā, Džonijs Depsai. Viņi ierunā. Jā. Cik daudz skolotāju tajā skolā bija? Tur ir 2 vietējie skolotāji, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki nedomā, ka atbrauks tagad Baltijā, mācīs un, nezinu, atņems darbu vietējiem skolotājiem. Nē, tas tā nestrādā. Tur ir vietējie skolotāji, kuriem maksā algu, kas tur strādā, un, tas ir, tā ir būtībā, nezinu, tā ir viņu nākotne, vai ne? Jo mēs atbraucam un mēs aizbraucam kā brīvprātīgie, bet viņi tur paliek. Tas lielais mērķis, protams, lai tur ir tāda community, kā to latviski nosaukt, kopiena. Jā, reāli kopiena. Un jā, tur 2 vietējie skolotāji. Tur ir Lide, kur ir tā sieviete, kas tā kā uzbūvēja to skolu ar ziedojumu palīdzību. Tur ir vēl viena brīvprātīgā, kas mācīja. Viņa vienkārši palīdzēja pa visām klasēm, jo bērnu bija ļoti daudz. Biju es, kas mācīja angļu valodu, kas mācīja matemātiku, mans mīļākais priekšmets. Un bija vēl viena brīvprātīgā, kas mācīja angļu valodu. Sanāk, mēs bijām 5. Tad mēs 3 aizbraucām, palika tikai Lida un 2 vietējie skolotāji. Viņi tur vienkārši 100 dzīvo. Bērniem. Viņi tur dzīvo, jā, viņi tur dzīvo. Un tad visu laiku prasa, lai kāds atbrauc palīgā. Jā, tas mērķis ir tāds piesaistīt visu laiku kaut kādus brīvprātīgos, bet paralēli arī meklēt jaunus vietējos skolotājus, jo skola paplašināsies. Bet viņi arī tā kā māca skolotājs? Skolotājs, jā, viņi tā kā iedod kaut kādu daļu, ka tu vari būt skolotājs. Jā, viņi mācas universitātē, lai kļūtu par skolotāju, jā. Viņi izmācas un tad viņi var
meklēt darbu, kas arī tur ir atsevišķs stāsts, jo atrast darbu ir grūti, un tie skolotāji, kas ir mums, viņi realitātē dzīvo 6 stundas attālumā no savām mājām. Viņi atbrauca uz Tuksnesi, kas ir reāli, teiksim, laikam, manuprāt, un arī vietējie to teica, kā jūs vietējie no visām valstīm, kur var atbraukt, un no visiem reģioniem jūs atbraucat uz Tuksnesi, uz skarbāko reģionu Āfrikā. Un arī vietējiem skolotājiem tas ir grūti, jo viņi no mājām ir 6 stundu attālumā, atbrauc uz Tuksnesi, kur ir nereāls karstums, kur ir daudz grūtāk mācīt, tu māci, kur visu laiku ir smiltis un nereāls karstums, un viņi īstenībā dzīvo tādos tropu apstākļos, kur ir vēsāks, kur ir patīkami, bet viņai tur nav darba. Neskatoties uz to, ka tur ir liela pilsēta, viņai tur nav darba, un viņai ir izdevīgāk aizbraukt uz to Tuksnesi, kur viņai bezmaksas dzīvošana. Viņu arī pabaro, viņai ir ūdens, tā kā viss, kas ir nepieciešams, duša, tur, tolete, viss ir, tā kā. Tā kā, jā, ļoti interesanti. Es protams, neapturam vispār, jo arī iedomājas tas, ka, tu esi tur, un tas ir tikai tāda viena maza daļiņa no visā, no tās milzīgās Āfrikas, un tas tik daudz citās vietās, nav tās skolas. Un vēl aizvien, tāds vieta, kur nav. Tas ir arī, tāds. Tas viņiem savā veidā arī paveicies, ka viņiem arī tur tā skola ir uzbūvēta un ka kāds ir tieši to vietu izvēlējies, kur uztaisīt to skolu. Un bērni jau nezina, bet tas ir vienkārši tas ir daudz labāk. Viņi jau neaptver to, bet. Tā ir arī, es arī par to domāju, ka tā ir tāda veiksmes spēle, kur kāds atbrauks un kur kāds kaut ko izdomās uztaisīt. Atbrauca Lida. Viņa jau februārī bija tur, sanāk, 2. reizi, ja nemaldos, ar savu dēlu. Viņi tajā laikā vēl mācīja bērnus zem salmu jumta uz smiltīm, un tad pēc 2 mēnešiem, kad bijām jau mēs, kā pirmie brīvprātīgie, mēs jau mācījāmies reālā skolā. Tā kā 2 mēnešu laikā sanāca uzbūvēt skolu, kur ir 3 klases, kur bērniem ir principā viss, lai tā kā sāktu to ceļu, un tas ir vienkārši unikāli. Un ņemot vērā to, ka Kenija ir 20. attīstītākā valsts Āfrikā, ar visu to, ka tā skaitās kā viena no attīstītākajām valstīm, tāpat tā nabadzība ir, protams. Tā ir citās valstīs. Jā. Tā kā diezgan fucking crazy. Bet ir no Latvijas. Tagad nav kaut kāda, zini vēl kādas, kas brauks uz šito. Nē, pagaidām. Ļoti daudz cilvēku Instagramā raksta, ka es gribu braukt, tik forši, tā kā. Un tad es izstāstu. Cilvēki jautā tādus jautājumus, kā nevis, ko viņi mācīs vai kā viņi var palīdzēt, bet tādus jautājumus, kā nav bail tev no tā, nav bail no tā. Cilvēki uzreiz raksta man par savām bailēm, ko es saprotu, jo man arī tādas bija, bet, līdz ko es it kā paskaidroju, ka viss ir kārtībā un to var izdarīt, un tas nav nekas tā kā super liels un super sarežģīts, viņi pazūd. Jo cilvēkam tā gribēšana kaut kur beidzas. Interesē varbūt, bet tik līdz tu saproti, ka tur nekāds baigies komforts tev nebūs. Tas nav, tu nebrauc atvaļinājumā un čilot kaut kādā viesnīcā vai, nezinu, tur baseinā, vai tas nav tādas siltās zemes, kur tu brauc īsti atpūsties. Tas vispār nav kurorts, jā. Tas nav kurorts. tas ir tāds, ka tu tiešām tā kā ziedo sev tam visam, lai tu vienkārši uzlabotu tiem bērniem to dzīvi. Bet tāpēc sakā, Terminātori, jo daudz cilvēku tā nevar izdarīt. Visi to nevar izdarīt, kā tu to izdarīji, Eleonora. Tā kā, tas ir diezgan fucking crazy, ko tu dari. Paldies. Bet malacis, tiešām prieks. Crazy ļoti labā nozīmē. Paldies, bet, kad man to saka, es nevaru to tā kā pieņemt, jo man liekas, ka, kas tur tāds. Kaut gan 2 mēnešus atpakaļ es sev pateiktu, ak, Dievs, ko tu dari, kā tu to varēsi, jo man arī tās bailes bija, bet tagad, pēc tiem 2 mēnešiem, man liekas, ka es esmu atkal citādāka. Es esmu vēl stiprāka nekā es biju, un jau pirmajā dienā atbraucot uz turieni, es sapratu to, ka visas tās manas bailes Latvijā varēja izmest miskastītē. Jo vispār man no kā nebija baila. Es sapratu, ka esmu drošībā, es sapratu, ka, es varu uzkāpt, es varu saslimt, ok, bet, tā kā es izdzīvošu. Pārslimoju.
Jā. Tas ir, es to redzēju, bet tāds, nedīrs, viņi jau tā aizbrauc uz Āfriku. Bet malārija no odiem, vai ne? Jā. Tur daudz insektu. Nē, tur jau tā lieta, kad mums Latvijā ir, es nezinu, 1000 reiz vairāk odi, un tas arī man pārsteidz. Es domāju, kā visi jau arī man jautā par to malāriju, domāju, ka, kā tur būs vai ne, un taču dedlīs slimība, un kas ar tevi notiks. Realitātē odu bija maz, man nepaveicās. Es saslimu, bet man tas izpaudās diezgan vieglā formā. Man vienkārši bija pumpiņas pa visu ķermeni. Man sāka pamt roku locītavas, un tajā brīdī, kad es nevarēju jau tā normāli kāju pie zemes uzlikt, es sapratu, ka kaut kas nav ok. Un es Guntaram saku, tas ir tas čalis, kam pieder zeme, vīrietis, es atvainojos, un kas tur dzīvo un kam ir mašīna. Un līdz ar to mašīnu 20 minūtes, un mēs esam it kā slimnīcā. Un es atbraucot uz turieni, es neiedomājos, ka man varētu būt malārija. Mēs vienkārši atbraucām pārbaudīt, bet viņi uzreiz, pirmais, ko viņi dara, ir, protams, pārbauda uz malāriju, kaut gan viņi skatās uz mani un saka, diezgan dīvaini tev tie simptomi, pumpiņas, ļoti reti viņi ir redzējusi kādam, jo man bija pa visu ķermeni, pa visurieni. Viņi nekasījās, viņi vienkārši bija ļoti dīvaini. Tādi, tā kā pipi visur, un jā. Un man uztais to testu. Es apsēžos, man paņem asins, tas čalis ar cimdu, man vienkārši pārsien šitam te, pats sēž bez cimdiem, paņem man šprici, izņem ārā asins, izņem ārā, pasaka, jā, tev malārija. Es tāda, ko? Ko tagad darīt? No visa, kas var notikt, man tik tā loze, kā sacīt, jāsaka. Jā, un tad, kas bija jādara, kas vienkārši jādara, tas nav nekas tāds. Man bija jāizdara 24 tabletes, 3 dienas, pēc katrām 8 stundām es dzēru pa 3 vai 4 tabletēm, un tu esi vesels. Tas arī viss. Tas nav tik briesmīgi, kā tas agrāk bija. Es domāju, vai nav obligāti apotējās, tagad tu brauc uz Āfriku? Cik es zinu, nav nekādas potes pret malāriju. Var dzert preventīvās tabletes, tas ir tas, ko var darīt, bet tā. Es viņas nedzēru. Vēl viena brīvprātīgā dzēra, bet jā, tad viņas ir jādzer katru dienu. Es negribēju tādu slodzi uz savu ķermeni, un man paveicās, ka es tiešām ļoti vieglā formā izslimoju, un viss ir kārtībā, jo es redzēju, man acu priekšā bija puika, kurš saslimis bija, un viņam bija temperatūra, noteikti pāri 39, viņš trīcēja, viņš 35 grādu karstumā bija augsts. Viņš šitā te vienkārši sēdēja, trīcēja un briesmīgi, un arī sieviete saslima, kurai arī mēs tur pat skolā vienkārši novilkām bikses un špricējām iekšā to, pret malārijas zāles, jo tāda ir realitāte, bet paldies Dievam, ka tās zāles ir. Viņas ir pieejamas, viņas nav dārgas, un cilvēkiem ir tā iespēja. Mēs tā kā, viņiem parādām, ka jā, jūs var aizvest uz slimnīcu, un mēs varam jums iepotēt, un viss ir labi tādā ziņā. Pāris gadus atpakaļ droši vien tas būtu bijis tāds, tu saslims malāriju, visticamāk, tu nomirs. Es nezinu, cik daudzi nomirst, bet statistiku es kaut kādu lasīju, bet es neatceros. Katrā ziņā viņi ir bīstami. Jā. Ja neko nedara ar malāriju, tas ir bīstami. Es redzēju, pirmo reizi no to storiju, un man uzreiz tāds blin. Jo man vienmēr galvā iestāja, vienmēr ir kaut kā iestāstīts bijis tas, ka tā ir nenormāli, kaut kas nenormāli brutāls, tāds, kad arī, tā kā mēs braucām uz Taizemi, arī bija tāds bļāns, ka kaut kāda malārija nedabū uz laiku, tur, Taizemi visās malās uz laiku odu kojuši. Tur ir visu laiku kaut kāda. Tur arī ir malārija? Tur ir kaut kāds, man liekas, ka malārija. Es vēl skatījos, ka mēs, paldies Dievam, mēs neesam tajā džungļa reģionā, kur izplatīta malārija un kaut kas tāds. Un man likās tas, paldies Dievam, nedabūšu tagad tur kaut ko vai. Jo man vienkārši iekošu kaut kāds uzreiz, fuck, that's mošk, viņš ir saslimš tagad. Un tu sāc just jau kaut kāds simptoms, kas nepastāv. Tas fuck, tāds bļin, visu laiku tāds, kā tik man kāds otrs nekož, kā tik kaut kas mēs tur džungļos ejam, tāds bļin, tāds fuck, man kaut kas iekod. Tāds, es ļoti ceru, ka es nenomiršu tagad. Tāds, vienkārši ir tās bailes, bet, teorētiski nav pat īsti tā kā pamats tām bailēm, zinot, tagad arī, tas, ka tu šitā izgāja cauri, to redzot, man tāds, nav tik briesmīgi. Tas, man vienmēr likās, ka tas ir kaut kas tāds, ka viss, Tur jau tā slimnīca, tu tagad gulēs mēnešiem, ārstēsies kaut kādu malāriju. Jā, tā ļoti daudz domā, un laikam man par laimi es beig daudz ko par malāriju pirms tam nezināju, un vēl viens ļoti labs, kas var palīdzēt, ka tu brauc ar kādu savējo, ka tu brauc ar vietējo Guntars un Oļa, kas mums vienkārši pasaka,
ka viņi jau ir izslimojuši, ka viņiem viss ir kārtībā, ka viņi vienkārši padzer zāles vai arī iešpricēja dibenā, un viss ir kārtībā. Nenomira tur tā kā cilvēki no tā līdz ar to. Tas ir pozitīvi, ja, ka mēs tā te Eiropā klausamies un domājam, ak, Dievs, kas tad tur būs, mēs tur saslimsim, kā es arī domāju, es sapirku par 50 pāri eiro visādas zāles. Realtātē es neko no tā neizmantoju, neko. Man nesāpēja galva, man nebija caurēja, man nebija temperatūra, nekas nebija, vienkārši manas tās bailes. Es biju pārliecināta, caurēja noteikti būs. Es biju vienkārši pārliecināta par to. Bet nē, tā kā nebija vispār. Man būtu pat. Nē, bet man arī tā likās, jo man parasti ceļojumos ir, piemēram, tad, kad ceļoju uz Āziju, tā bija, bet te tā kā nē, tas ir tik forši. Kad tavas tās bailes vienkārši pazūd. Tu sajūties droši, tu notici tai plūsmai un tu vienkārši esi tur un saproti, ka tev tās zāles nevajag. Jā. Tas vienkārši bailes. Jā, tas ir bailes. Bet arī tas, kas tiek pateikts par Āfriku. Viss ir izstāstīts. Tik cik stāst ir tas, ka tur viss ir netīrs un ka tur slimības, tur ebola visās malās ir un kad cilvēki tur mirst nost, ka tur karš visu laiku. Kaut kāds karš, teroristi braukā, nolaupa cilvēkus un viss kaut kas tāds. Āfrika ir dažādi. Ir valstis, kurās tas notiek. Un bija, piemēram, apgabali, kur mēs braucām garām un mums teica, te ir pirāti, tagad mēs no mašīnas ārā nekāpsim, un mēs vienkārši braucam garām. Āfrika ir ļoti dažāda, un pat Kenija kā valsts ir tik dažāda, un mēs to redzējām no visām pusēm, jo mēs ļoti daudz kur bijām pa to pusotru mēnesi, un tu vienkārši saproti, ka tā valsts ir tik liela, ka tu pat nevari to aptvert reāli. Jūs varat redzēt, to vidi, kur jūs to ezeru braucāt. Jā, tas reiz ir no malas tik forši tāds skatīties. Jā, satisfakties tuksnesī vai kur, un tad tu... Visu laiku tā netīrība, un viss tas, tās smilts, un viss, un tas karstums, un tad visi tie bērniņi skrien iekšā peldēties tajā ūdenī, tas tik forši tāds. Jūs sajūtāt to sajūtu? Man pilnīgi bija tāds, es redzu to prieku tajos bērnos, un man tāds, ak, Dievs, tik forši. Tad viņi skrien iekšā. Tas bija fantastiski. Un tik mīlīgi. Tad maziņi neskuikiņi. Ļoti skaisti bērni. Ļoti skaisti un tik dzīvespriecīgi vispār. Viņi ieraug jau to skulbas, kas ir tā kā Amerikā lielais dzeltenais busiņš. Viņi jau tur visi tur spiedz, visi vecāki sanāk, jo viņi cer, ka viņus arī paņems. Tur vienkārši rindām ar cilvēku. Tas skats, es nekad neaizmirsīšu, kā visi stāv rindā un mēģina tā kā ielavīties iekšā tajā autobusā, lai mēs visus paņemam. Mēs bijām sarunājuši, ka mums būs 2 40 vietīgie autobusi. Realtātē mums atbrauc viens autobus 25 vietas, otrs autobus 30. Oh, fuck. Bet Āfrikā tā nav problēma. Tāpēc, ka tu vienkārši sasēdies un viņi izdarīs visu, lai viņa brālis vai māsa arī tiktu. Un tur bija vēl vairāk nekā bija paredzēts. Protams. Viņi jau vienkārši izvēlējās. Mēs centāmies paņemt visus no tā. Jā, tu atstāt kādā. Negribās, jā, bet kāds palika. Kāds palika, diemžēl arī tā ir. Kuri tur stāvēja un bija ļoti bēdīgi. Bēdīgi tāds sēžas, tāds es netiku vēl. Jā, un tad teidzēja komentēt, tāds šitie ten bērni tika un šitie netika. Viņi bija neklausīgi. Nē, bērni visi tika. Bet vienkārši tur pa vecākiem bija stāsts, ka mēs vecākiem pateicām, ka mēs paņemsim tur 10-15 vecākus, lai viņi varētu mazos pieskatīt, un tā kā tas arī viss. Bet, atnāca daudz vairāk, jo visi gribēja arī vecāki, un tas ir saprotams. Bet, ja tā ir skolas ekskursija, tad... Bet viņi arī kaut kad, gan jau, kad kāds no viņiem nemaz nebija nekad, tā redzējis tādu ezeru. Vai bija? Tur jau tā lieta, ka visticamāk, 95%, kad neviens no viņiem nav tur bijis. Cik tas bija tālu? Tas bija 1,5–2 stundas attālumā. Man liekas, ka pat un ar autobusu. Mēs iesprūdām tajās smiltīs. Viņi vēma, jo viņi nekad nav braukuši. Saprot, tik tālu. Viņiem palika slikti, un tas skats, kad ir vienkārši šitāds te, tā kā smiltis, daži tur kociņi, izskrien viens vēmi, otrs, trešais, ceturtais, un viņiem vienkārši, slikti palika, un es saprotu, jo man arī tur slikti palika, bet, ne līdz tādai stadijai, un tas, protams, bija, tas arī bija piedzīvojums. Tad arī tāds slikti palika. Jā. Ak, Dievs. Bet, tad tur bija tādi prieki, viņi tā priecājās. Viņi jau negribēja braukt prom. Nē, un tas ezers ir kā jūra un tik skaists, un viņi tur vispār, vienkārši fantastiski. Fantastiski. Tā bija ļoti laba diena. Tik forši. Tev uzsien.
Jā, jūs redzējāt, Jā. Dievs. Es iedomājos, vienkārši tu Cute. no rīta sēdi ar to mazo bebīti, un es brīvprātīgajai ēņai saku, es tā gribētu, lai viņas man uzsien. Es tā gribētu pamēģināt, kāds ir to sajūtu. tā kā- baby. Jā, jo Lai viņas visu saprot. laiku tā dara. Viņas visu laiku ir ar to, tā kā, sietiņš, ne? Jā, apsveic. Nu, šaulīti, tā Jā, kā, nezinu. Šaulītē ietin bēbīti un apsien ap kaklu, Jā, mugurtu. jā. Un viņas visu laiku ar viņu staigā, un es tā pasaku to no rīta, un tad vakarā vienkārši man neko neprasot. Viņa atnāk un sāk man siet to bēbīti. Ja tu tik ilgi skatījies, ka viņi vienkārši saprat. Viņa vienkārši, viņa Nu, man liekas, labi, vai viņai vienkārši bija apnika, un tā viņa tāds labi tev būtu. viņai tajā dienā, viņas mammai bija slikti. Viņa apmēram tāda mana vecuma, tāda jauna, fifīga čiepiņa. Viņai bija nedaudz slikti tajā dienā, viņa iedeva zāles, viņa gulēja, un tad viņa vienkārši man savu bērnu atdeva uz to dienu. Un tad es visu dienu, principā, biju ar viņu, un tad vakarā, kamēr mēs gājām no ezera līdz busiņam, es stiepu to bērniņu. Tas bija vienkārši. Kā tur vispār ar toaletēm un tādām lietām tur vispār? Kur viņi visi iet nokārtoties, tie cilvēki? Jā, Bedrēs vai? Nē, mums bija toaletes. Viss kanalizācija, tā kā, jā? Nē. Tā kā laukos. Jā, sausā toalete. Blakus duša ar sāļo ūdeni. Tas ūdens, iedomājieties, ir no dziļas pazemes, un viņš ir sāļš. Un, tā, kad tu mazgājies visu tajā sāļā ūdenī, tas ūdens ir daudz sāļāks nekā Baltijas jūra. Daudz sāļāks. Un es pat tagad, es visu laiku tur pieradu, kad tev viss mutē arī sāļš, un tu tā kā spļauj ārā, lai tev beigtos tas sāļums. Un es arī pamanīju, es te Latvijā mazgājos, un es arī spļauju ārā, un es domāju, ko es spļauju ārā, kāda jēga. Bet tad arī jāatbrauc atpakaļ, un tu pilnīgi citādāk skaties. Tas tā pa jaunu iedzīvojās tajā šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Bet tas komforts uzreiz ir daudz. Tu droši vien arī uzreiz novērtē tik daudz vairāk, kad tu atbrauc atpakaļ, kad tu actually var kārtīgi arī nomazgāties. Tu skaties uz šitiem bērniem, un viņi kaut kā telefonā sēž, tad tu nesaprosi. Stulbais cīkais. Bet viņi visi... Nē, vienkārši viņi ir citādāk, viņiem ir citādāk apstākļi, līdz ar to viņi, ja ierauga telefonu, kad mēs tur kaut kādu selfiju uztaisam vai video, viņiem tas ir ļoti liels notikums, viņiem tas ir un kad arī nezina, kā uzvesties, kamēr viņi tāds arī kaut kā negrib, tur kā viņa pirmo reizi šitā. Tas viss tāds piedzīvojums. Viņam katra šitā mazā lietiņa, viņam tas ir pilnīgi citādāk. Un tas arī uzreiz iedvesmo, ka viņi tik hype ir par kaut kādām sīkumiņiem, kas liekas mums tāds aikas ar tur, bet viņiem. Uzreiz tas arī dod tādu enerģiju. Es ticu, ka tu no viņiem daudz dabūjis kaut kādu. Ļoti. Es esmu dzirdējis, ka viņi visi ir baigi, tādi jauki un ļoti tādi sirsnīgi un draudzīgi. Tas draudzīgums, un viņi ir ļoti atvērti cilvēki vispār. Arī, cik mums arī draugs no Nigērijas, viņš arī teica, ka viņš atbraucot uz Igauniju dzīvojot, viņam arī ir tāds, ka kāpēc neviens nerunājās viens ar otru autobusā? Kāpēc neviens cilvēks uz ielas ar mani nerunājās? Kāpēc viss ir tādi, ja es kādu runājos, kāpēc viņi visi man tā kā atgrūž, kāpēc neviens nav atvērts uz... Mēs paņem uz Davidiņu arī uz podcastu. Ļoti noteikti mums viņu vajadzētu arī. Bet jā, vienkārši... Viņš Igaunijā, jā. Un vienkārši tas, ka mums ir pilnīgi citādāk tā mentalitāte, mēs esam tik noslēgti. Viņiem vispār tāda lieta, cik es saprotu, pat neeksistē. Un tāpēc, ka viņi pat nezina savu vecumu. Viņiem tas viņiem laika izjūt. Nē, apmēram viņi zina savu vecumu. Viņi ir tā čilīgāk. Viņiem nav tas tik svarīgi, tās lietas, kas mums ir svarīgi. Jā, prioritātes tur ir pavisam citas. Tur prioritāte ir, paēst, padzerties. Izdzīvot. Bet tie bērni ir ļoti jauki, tiešām, bet tas nav bez pamata. Jo viņiem tomēr tas baltais cilvēks ir kaut kāda cerība. Jo viņi jau arī redz, pirms tam, tad, kad Gunters ar Oļu tur nebija atbraucis, tur nekas nebija. Tur nekas nebija. Un tad tur sabūvējas viena ēka, otra, tad ir vispār skola. Viņiem tā pilsētiņa veidojās. Kenijās skolas nav bez maksas. Tiem bērniem tā skola ir bez maksas. Līdz ar to vecākiem ir iespēja atdot savus bērnus. Tad tas baltais cilvēks ir kaut kādā ziņā sava cerība. Un, protams, ka viņiem ļoti interesē, kas tas baltais ir. Viņi aiztiek tavus matus, viņi visu laiku tausta tavu ādu. Un viņi man saka, Eleonor, tev tik smuka āda. Un es saku, ko tu runā? Un es saku, nē, tev arī ir smuka āda. Tā kā tev un man, mums abiem ir smuka āda. Un mēs katru rītu sākām
ar afirmācijām mēs ļoti centāmies daudz runāt par to, ka mēs visi esam skaisti, mēs mīlam savu ādu, mēs mīlam sevi, mēs ļoti daudz mīļojāmies, jo, lai gan viņi liekas ļoti atvērti, bet īstenībā tajā pašā laikā viņi ir noslēgti, jo viņiem ir grūti izrādīt tās emocijas, un tad, kad atvadīšanās dienā paši tādi nešpatnākie puikas un meitenes pienāk pie manis un sāk raudāt, tajā brīdī es sapratu, ka es tomēr izdarīju kaut ko labu, tiešām labu, jo tas bērniņš var pie manis atnākt un samīļot, ko viņš pirms tam varbūt nedarīja. Tu gan jau neraudāji. Es ļoti raudāju. Un viens tur pusaudzis Šadraks skatās uz mani un viņš tā. Kāpēc? Kāpēc tu mūs pameti? Nē, viņš tā kā nesaprata, kāpēc es raudu laikam, vai arī viņam bija tas kaut kas jauns, ka viņš nebija redzējis, ka baltais cilvēks raud. Un viņš bija ļoti pārsteigts, un tas arī bija tā interesanti, ka es jau arī nevarēju tā paslēpt savas emocijas. Protams, ka es raudāju, ja man apkārt ir 4 bērni, kas arī raud un nevar mani atlaist vaļā, un kaut kas beidzas, un tu nezini, kad tu atbrauksi, bet tu jau zini, ka tu gribi atbraukt atpakaļ. Bet uz to pašu iet? Jā. Protams. Jā, es gribu redzēt, kā tie bērni paaugas, kā viņiem angļu valoda uzlabojas. Tev jau tur zinās. Jau atcerēs. Tāpat tās jau tas welcome bija, tā kā jūs jau atbraucāt. Tāpat tās viņš jau bija, un tagad tev būs vēl. Jā. Tad tas bija tā, zini, kautrīgāk. Viņi zināja tikai Lidu un viņas dēlu. Dēlam ir 7 gadi, un viņi viņus tur mīļoja un tā tālāk, ka mūs tajā pirmajā dienā tikai iepazīstināja. Tad bērni vēl tā skatījās, tā vēl nesaprot. Ir vēl citi baltie, cik jūs tur daudz esat, vai ne? Un tu varēji redzēt, ka viņi ir tādi apmulsuši. Bija viens bērniņš, kurš konkrēti vispār, es viņu visu laiku gribēju samīļot, jo viņš tik mīļš, un es gribēju zin kā pie viņa, bet es jūtu, ka viņš tur ietur to distanci, viņam pusotras gadiņš, nezinu vispār, kur viņa vecāka, viņi visi tur skraida paši par sevi, nu tā pa lielam, un viņš vienkārši, zina jau tādu savu robežu, viņš pirmajās 2 dienās pie mums negāja, pēc tam jau gāja, un mēs mīļojāmies un skraidījām kopā un visu un atvērās. Jūs reāli esat tagad ciplanētieši tur. Nu, jā. Jūs atnākat, viņiem ir pilnīgi tāds, viņi nezin, cik ka viss lielākā pārējā pasaules daļa ir citās krāsās cilvēki. Jā, un ka cilvēki ir dažādi ļoti. Nu, geogrāfiju, kā pirms tam jau viņi nemācījās, viņi negāja skolā, līdz ar to tas tā kā sāksies viņiem tagad. Viņi mācīsies, protams. Jo tu vispār aptvert, man liekas, tā ir pat grūtāk. Jā, kad nav tikai tuksnesis pareizi. Nu tā. Man liekas, tas ir crazy. Ka tu nezini, kad ir kaut kas. Bet tev jau ir vēl saprast vispār, kas ir vēl Āfrikā. Viņi nezin, kā izskatās cits mājas, piemēram. Viņi nezin, kā izskatās kaut kāds augsts celtnes vai daudz dzīvokļu mājas. Jā, es domāju, ka bet tu arī visu ar pirmo nevar. Viņi vienkārši kaut kādu filmu skatās. Jūs filmas skatījāties kaut kādas? Jā. Un es domāju, ka tā bija pirmā reize viņa dzīvē, kad viņu uz projektoru redzēja filmu, un mēs sākām ar Karelu Lauvu, un tur taču ir tas mazais Simba, un es nezinu, vai jūs zinājāt, bet Simba Sohili valodā, tā ir viņa valoda, nozīmē lauva. Jā, un tas bija ļoti jauki, un mēs tieši sākām ar to, un mēs radījām visu angliski, lai tā kā arī, mācītos paralēli to angļu valodu, un viņiem ļoti patika, un kā viņi pārdzīvoja, ka kaut kas ar to Simbu ne tā notika, un viņi... Un pilnīgi šitā te, un, asaras nebija, bet bija, tāda ļoti, ļoti emocionāli, jo, tas bērns pirmo reizi uz tādu lielu vēl projektoru. Tas notiek arī, tāds plēkšņi, viss šitā, un tik ātri kustās. Jā, ļoti ātri. Neskatoties uz to, ka tā ir 90. gadu multeni, ja nemaldos, tāpat ir ātri. Tas ir ļoti ātri, tur visu laiku kaut kas notiek, un es domāju, interesanti, kā viņiem tas tā kā galvā vispār... saliekas, kad ir arī kaut kas tāds, un kā viņi uz to skatās, ka tas ir kaut kas reāls, ka tas ir, jo tie skati, kas ir tajā Karelas Lauva, man ļoti patīk, ka tas tiešām ir tā kā, viņu, tas ir tas viens kalns kaut kur, ir tas tūkstnesis, ir kaut kādi tur zaļumiņi bišķiņi, un, viss, un tā, un kad varbūt... Tas arī, ka viņi tā Simba uzreiz, viņi tādu zina. Jā, ritīgi, ļoti labi izvēlēt. Tas arī kaut kā Shakira, viņa arī relatable ritīgi. Shakira? Jā, it's time for Africa. Jā, viņiem uzreiz ir arī tā mūzica, viņš viss ir, bet kā viņiem ir kaut kāda muzona, viņi spēlē kaut kādu bungas, kaut kādas. Jā, bungas, tāpēc, ka daudzi ir reliģiski, cilvēki tur tic dievam, un tad, kad viņi pielūdz dievu, viņi paralēli arī spēlē bungas, viņi dzied, viņi dejo, un viņiem tāds pilnīgs rituāls. Un
kad pirmo nedēļu mēs tur bijām, mēs guļam mūsu māla mājā, ir pilnīga tumsa, ir ļoti daudz zvaigznes un mēnesis, un vienkārši tūkstneša vidū sēž kaut 30 afrikāņi pa vidu bungas. Ugunskurs? Nav ugunskur, nē. Un tas ir viss, kas viņiem ir, un viņi vienkārši spēlē, pilnā rīklē dzied, un tas bija vienkārši fantastiski, jo kaut kādā 2. vai 3. nedēļā mēs jau aizgājām pie viņiem, un mēs arī dziedājām, dejojām. Tu kaut ko samācies arī? Nē. Jo mums ir bungas tepatās, mēs tagad izlaidīsim vienu dziesmu. Nē, īstenībā es pat tās bungas nepaturēju rokās. Tas bija ļoti bēdīgi, es gribēju, bet tas nākošais paturēšu. Jā. Jo, visam vēl ir viss, kas ko darīt. Vēl ir laiks. Bet no es arī šausmīgi gribētu. Uz Afriku? Bet es vairāk gribētu neateikt, ka mūs aicināja no Davidiša uz to Nigēriju. Tur jau ir atkal pilnīgi citādi. Viņš jau arī teica, viņš tāds, tur ir tā, ka tu saki, ka mums nav elektrība, tad tā tie pilnīgi meli. Nigērija ir, man liekas, kaut kā pirmā vai otrā. Kaut kādā, jā, viena no tām attīstītākajām, ja ne pati attīstītākā. Un visā pārējā Afrika, viņi teica, ka uz viņiem skatās kā uz tādiem, lai baigie, tā kā, es nezinu, talsinieks skatās rīdzinieki, vai es nezinu. Jā, kaut kas līdzīgs tam, jā. Kā es var salīt, tur ir daudz. Viņiem ir vairāk jāuzreiz, viņš arī stāstīja to, ka Ja mēs aizbrauktu, viņiem liktos, ka mēs esam kaut kādi miljonāri, kaut kādi investori, kaut kāds biznesa cilvēki. Jā, bet tur tāds, tā ir. Jo arī, kāpēc arī tā Āfrika ir pieņemsies, kāpēc viņa nav attīstījusies tik ļoti, un tas viss, tāpēc, ka pamatā jau tik, cik es esmu dzirdējis, ir tas, ka Baltie brauc uztaisa savus biznesus, un tur kaut ko, nezinu, raktuvs un roku, un viss ir baigais bizness, un līdz ar to arī visi tie resursi aiziet uz vispārējo pasauli, nevis paša Āfrika. Bez mazai tā kā, tā ir tā kā tāda zakšana, bez mazai, kad, tie vietējie cilvēki, viņi strādā vislētāko darba spēku, kādu var iedomāties, un viss, ko viņi izdara, tas aiziet uz visu pasauli, un tas ir, kāpēc mums ir telefona rokās, kāpēc tas viss, tas ir pateicoties tam, kad vienkārši, jā, kad mēs visi balstās uz to, ka, tās Āfrikas tiek zakts viss kaut kāds. Jā, ja tavs to skatās, tad, protams, bēdīgi paliek. Bet viņiem vajag darbu. Viņam ļoti vajag darbu, tāpēc, ka viņi ir ļoti daudz. Kaut kā tas ir, bet ļoti daudz cilvēku. Nē, es zinu par tām, es nezinu, vai tu zini par tām kobalta raktuvēm. Un to visu, kad ir viss mūsdienu mašīnas, tās elektriskās mašīnas tieši, un telefoni, viss, kas satur kaut kādas baterijas, tur iekšā ir kobalts, un kobalta raktuvs ir Āfrikā. Es neatceros precīzi, kurā valstī, bet principā tur ir tā, ka tas materiāls, viņš ir Āfrikā, un viņš ir radioaktīvs, un reāli cilvēki iet, un roku mammas ar bērniem uzsietiem. Viņi rok to kobaltu ar plikām rokām, un vienkārši tur viņi sev nogalina, principā, tur, un viņiem maksā kaut kāds pāris tur grašus, kaut ko, un tas viss tiek izsūtīts uz Ķīnu lielākoties, uz Ameriku, uz visām pasaules valstīm, un lai ražot tās baterijas. Un tas viss telefoni, visos tas ir iekšā, tas ir baigi sēdi. Un tur ir tas prikals, kāpēc Āfrikā ir tik sūdīgi apstākļi, ir pamatā tas, ka vienkārši viss iet prom no turienes, ka viņi izmanto to Āfriku. Jā, viņi paši par to ir runājuši. Arī Kenijā bija tieši protesti par to, ka viņiem atkal paaugstināja nodokļus. Viņi tur bija apšaudes galvaspilsētā, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz cilvēku, cilvēki ir dažādi, kāds izdomā, ka viņš paņems to automātu un grib sašaut to prezidentu, un tur reāli viņš domā, ka izmainīs visu. Jā, un tur apkārt viņa mājai stāv vienkārši nenormāli daudz, tā kā sargi ar policiju, ar automātiem un sargā, tā kā to prezidentu, un tas ir vispār, tur cilvēki ļoti neapmierināti ar to, kas tur šobrīd notiek tieši Kenijā, tas par ko es zinu. Un kas būs tālāk, es nezinu. Bet, tāpēc arī ir tās skolas, un viss šitais, lai jau bērnībā tu jau māc. Angļu valoda arī. Lai arī viņi spēja izteikt arī savu viedokli, lai viņi ir spējīgi, pieņemsim, arī
Jā, lai viņi saprot, varbūt vienkārši paskatīties tālāk tīri par to izdzīvošanas aspektu, vairāk par to, ka viņiem uzreiz ir iespēja arī pateikt savas domas, un viņiem ir varbūt iespēja tiekties kaut kur tālāk pasaulē, varbūt aizbraukt kaut kur projām. Uz pilsētu, piemēram. Jā, tas būtu tas tā kā mērķis. Jā, tas pa lielam ir tas, viņiem vienkārši vajag to pamatu. Un tāpēc arī tas, ko jūs tur darat, un tas viss, tas ir tas pats svarīgākais. Tas ir tas, kas viņus pateiks par, iedod viņiem to iespēju, pieņemsim, tie bērni, kas ir maziņi tagad, jūs viņiem iedodat iespēju laika gaitā iemācīties, matemātiku un visu to, un viņi beigās varbūt, kļūst par kaut kādiem biznesa cilvēkiem vai politiķiem, kas actually kaut ko varēs izmainīt pasaulē. Jā, tur jau tā lieta. Bet es sapratu, ka jūs augstāko matemātiku mācījāties. Jūs jau zināt, man matemātika ir man stiprā puse. Es uzreiz viņiem tur vienkārši visu, ko es zināju par kosinus un tangensu. Tā bija mūsu mīļākā tēma, un mēs arī visu to mēnesi to kosinus mācījāmies. Viņiem ātri aiziet uzreiz. Viņiem nav distractions. Viņiem nav lietas, kas novērsīs uzmanību. Jā, telefonu. Viņi vairāk, es domāju, uztver to informāciju nekā mūsu bērni, kas mācās skolā. O, tā tu noticēji? Es laikam noticēju. Es tiešām noticēju. Ja, man likās, tāpēc, ka es nesaprotu, es pats nezinu kosinus un tangens, man likās tāds, ok, tas ir pilnīgi normāli. Un viņa ātrāk iemācās, viņa kāds 8 gadi. Tā ir tā lieta, ko Eleonora ritīgi zina, man tāds, ja viņi var iemācīt, baigi forši. Es pazīstu Eleonoru, viņš labāk. Man reāli likās, jā. Nē. Es jau pats redzu, ka es saku to jautājumu. Nē, es tiešām tas vienkārši liecina par to, cik ļoti es maz saprotu matemātikas. Es pat nezinu, kas ir augstākā matemātika. Tas nav augstākā matemātika. Kosinus tangens, man liekas, tā ir kaut kāda trigonometrija. Es pat nezinu, kas... Bet tas jau ir vidusskolas notekā. Jā, un tur bija mazi bērni, jā. 17, 18, 19, 20. Un mēs, principā, mācījāmies, kas ir trīsstūris un kas ir triangles. Es arī skatos tas stāstījis, es skatījos no vai 1, 2, 3, ka viņi var atpazīt, viņi ar uzlīmīt. Man likās, kad ir kaut kāda arī bišķiņ more advanced kaut kāda bērni. Tagad es parādīšu, kas ir kosinus. Bet jums jau arī... saprot tagad. Bet jums jau arī bija kaut kādi, kas ir vecāki, vai ne, bērni? Piemēram, tā pusauģi skolā bijuši. Bet viņi nebija bijuši skolā. Tā bija visiem vienalga kāds vecums. Pusauģi nebija, bija viens tas puisis, Šadraks, par kuru es teicu, viņam bija 15 gadi, ir. Un ir jaunāki, kam ir 12, 13, 11, tādi, bet tādu nav daudz. Tā ir lielākā klasīte, kur mēs vienkārši, ņemam tos lielākos bērnus, bet viņi jau bija sākot ar 8 gadu vecumu, ja nemaldos. Un ļoti dažādas zināšanas, kāds var tur jau saskaitīt 25 plus 89, kāds vispār nevar saskaitīt 3 plus 4. Un tāpēc tas bija tas izaicinājums, ka tu, skaidrs, ka nevar mācīt kosinus. Bet, man tas nebija skaidrs. Bija jāsaprot, kā iemācīt to 3 plus 4. Tā. Un tad mēs tur mācījāmies. Tas, jā. Bet nebija kāds vecāks, kas arī gribēja iet mācīties starp bērniem? Mums bija vecāku sapulces, un arī joprojām notiek Lida organizē, kur tā kā tie vecāki lielākoties nemāk ne lasīt, ne rakstīt, tad ir tā vecāku sapulce ar tādu domu, ka mēs tur palīdzam viņiem gan iemācīties rakstīt, gan lasīt. Bet sākām, protams, ar to, ka mēs vienkārši paņēmām zīmolu rokās un mēģinājām tādus trīsstūrīšus saprast. Tad arī teorētiski arī sanāk vecākiem skolu. Vecāku skolu, jā, tā arī to tā sauc vienreiz nedēļā. Tāda vecāku sapulce, vecāku skoliņa, kur dažreiz kaut ko mēs tur pastāstījām, dažreiz parunājām. Iepazināmies, un tas bija, man liekas, ka tā ir fantastiska ideja, kur izdomāja Lida, ka vajag kaut ko tādu, jo viens ir tavi bērni, bet otrs esi tu pats, jā. Nav nomierinies. Kad, tu nāc uz to skolu, un tu pirmkārt zini, ko dara tavu bērni. Man liekas, tā ir vienkārši fantastiska ideja, ļoti laba ideja. Ka arī vecāki iesaistās un saprot, ka viņa bērns tur zīmē,
viņš pats nav zīmējis, piemēram, un tad viņš arī to pamēģina, un viņš zina. Tāds, reku, mamma 2+2 ir 4, un jau tāds, ko tas vispār nozīmē, un kad tas bērns beigās sanāk, viņš gan jau nav tik traki, bet jā. Bet bija kādi vecāki, kas negribēja, lai viņa bērns mācās? Nē, tādus mēs tad arī nesatiktu. Jā. Viņi vienkārši neatnāk. Jā, viņi vienkārši neatnāk. Gan jau, ka ir tādi vecāki, kuri negrib. Kā viņi zināja, kad ir tā iespēja? Es vispār nezinu, kā viņi tur komunicē, tāpēc, ka viņi visi dzīvo tālu viens no otra. Tur kā pie katra atnāca kāds? Nē, viņi vienkārši zināja. Viņi zināja, ka, ja mēs pasakam, viņi runā, tas ir tā kā klusais telefons vai skaļais, es nezinu, tāpēc, ka piemēram, pasakam, ka būs filma tikos un tikos, viņi arī visi savācas. Viņi visi atnāk. Ja zinu, ka uz ezeru brauks, viņiem Viņi visi, tā kā visi viņi savā starpā runā. Ko tu darīsi? Tu visu dienu spēlējies, vienkārši runā par to, kas notika un kas būs vēl. Dažiem pat ir šitas te pirkstiņa telefons, un droši vien viņi var, tā kā viņi arī sazvanās un tā. Dažiem vecākiem ir. Jā, zona tur bija, par ko es biju ļoti pārsteigta. Zona tur bija, es pat biju nopirkusi e-sim, un man pat bija kaut kāds internets. Tā, ja tu tos vidīgs arī varēji. Jā, Wi-Fi arī bija. Man arī elektrība. Bez elektrības no sākuma tāds. Man arī likās, ka tu tos videos uzfilmējusi, aizbraukusi kaut kur un tādā uploadojusi viņu kaut kādā citā vietā, ka tas jau ir noticis kādu laiku apakaļ. Nē, mēs visu laiku bijām tajā tuksnesī. Bija vienīgā diena, kad es pusdienu nebiju tuksnesī, tas tāpēc, ka Gunters man aizved uz to slimnīcu. Tā bija vienīgā reize, kad es izlaidu skolu. Un pat pēc tam, kad es sāku dzert tās tabletes, vispār man bija jābūt ļoti mierīgā stāvoklī, un es nedrīkstēju baigi skraidīt, bet es gāju vadīt stundu uzreiz, un nākamajā dienā jau sportiņu, tur visu darīju. Bet man liekas, tas ir labāk, ne? Nezinu, man it kā teica, ka man mierīgi jāuzvedas. Un beigās es jau jūtu, ka man no tām zālēm bišķiņ sirds tā, man šausmīgi daudzījās. Piemēram, tu jau arī pats zini, kas tev labāk. Jā, es pēc tam centos nomierināties. Tas ir grūti. Tā, kad tu brauc uz to slimnīcu, tā bija tāda pilsētiņa vai kaut kas tāds? Jā, tur blakus ir, pilsēta. Kā lai to nosauc? Tā ir pilsēta, jā, tā ir pilsēta. Es nezinu, cik tur iedzīvotājus varbūt paši pastīties. Vai paskatāmies, man interesē, jo es nezinu, kāpēc es nebiju šo pačkojis. Tas ir 20 minūšu attālumā ar mašīnu. Ar kājām, es nezinu, Lodvar. Un, tur ir 2 benzīna tanki, 2 tādi supermarketi, kuros var norēķināties ar karti, kas bija ļoti liels plus. Tur ir viena slimnīca, dažas aptiekas un visādi tirgus, visādi veikali, tur drēbes, ēdiens, viss, ko tev vajag. Airport. Jā, tā mēs atlidojām. Tā ir tā vieta. Jā, tā ir tā vieta, kur mēs atlidojām, jā. Un tas airport, jā, tā ir vienkārši būdiņa. Tas ir iekšzemes pārlidojums, jo mēs lidojām, es lidoju no Vācijas, bet sanāk no Vācijas līdz Dohai, no Dohas līdz Nairobi, kas ir galvaspilsēta, un pēc tam iekšzemes lidojums līdz turienei, kas bija vēl stundu. Krieviski to sauc par kukurūzņiku, es nezinu, kā latviski saka. Kukurūz, tāds, maziņa lidmašīnīte, jā, kura pat, iedomājieties, pa vidu mums bija pauze. Mēs tā kā atlidojām, ja tev ir lidojums, kas ir tikai pusotru stundu vai stundu, un tu pa vidu vēl apstājies citā pilsētā, izkāp pasažieri, iekāp nākamajā un jūs lidojat tālāk. Normāli. Cik tur ir? 83,000. Jā? Gan jau, ka ir vairāk. 19. gadā šitā informācija. Tad jā. 5 gadus atpakaļ. Jā. Bet arī tie, kas nav reģistrēti, es par to, parādās. Kā viņi skaita cilvēku daudzumu, es pat nespēju aptvert. Es pat nezinu, kā Talsos skaita cilvēku daudzumu. Vai es tur vēl skaitos, kā gan jau, ka viss, kas tur ir deklarējušies. Bet tu neesi tur deklarējies. Jā. Tā kā tu vairs neesi. Bet man otra, nevar būt 2 vietās. Jā, līdz ko es esmu. Līdz ko tu esi deklarējis Rīgā, tad uzreiz, man liekas, skaities pie Rīgas. Bet man Latvijā, kas ir bišķi moja dēls. Jā, mums ir viss tās Latvijas. Kā to visu, kā viņi vispār kaut kādas var tur statistikas uztaisīt. Nē, tur ir gan jau kaut kāds ģimenes, ko viņi zino. Skait. Jau kaut kādi jau, kas tur ir ciltis. Un tad ir visi tie bērni. Tās ir reāli ciltis. Tur kā ne cilvēki, es uzskatu to par tādu, jā, kā cilts, es nezinu, cilts ciemats, kā citādāk to nosaukt.
cilvēki ļoti kolorīti ģērbjas. Šī ir viena no viņa kleitām, un tas, kā viņi nāca principā uz vecāku sapulcēm. Ne tieši ar šādu, bet ar līdzīgi ļoti, ļoti krāsainām kleitām, ļoti skaistām. Brīvu. Un ap kaklu viņiem ir tāds ar pērlītēm uztaisīts ļoti daudzās rindās, tāds tā kā grosas, nezinu, tāda apkakla. Tā kā... Mums ir tā, ka mēs salaužam kaklu, tad tas līdzīgs. Bet viņam krāsains un ļoti skaists, un viņām obligāti te ir tas bērniņš piesiets, un viņas tā iet ar viņu un tādas skaistas. Viņas visas ir garas, tievas, tāpēc, ka tad, es nezinu, man liekas, brīnišķīgs raksturojums tūkstnešu cilvēkam, garš un tievs. Tā arī reāli ir, tīpaši arī tie tēti vispār ir ļoti gari. Tēti vienkārši arī nāca uz vecāku sapulcēm, un viņam tur tāda cepurīta, un viņam ir zelta pulkstenis vispār, un viņš uzvelk, un tā parāda tā kā savu statusu, ka viņam ir tā nauda un tā iespēja. Bet ko es vēl gribēju pateikt par tām sievietēm, kurām ir tā apkakla, viņām, ja kādai no viņām ir tāda sudraba tāds ring, gredzens. Tas nozīmē, ka viņa kādam pieder. Tas nozīmē, ka viņa ir nopircis kāds vīrietis, un viņa kādam pieder. Ne precīzi, bet tikai pieder. Nē, viņi... Kāds ir salauzājies, kā viņi to dara un kā notiek tas viss process. Es nezinu, cik tas ir tā kā oficiāli. Tas arī ir jautājums. Es nezinu. Bet šitais viņiem ir tik oficiāli. Jā, es domāju, ka tas arī tā, ka tu vari pateikt. Jā. Un vīram varbūt vairākas sievas. Tas arī ir. Un bērni viņiem, tā, kad mums bija tā vecāka sapulce un mums bija arī tulks un mēs runājām ar tie vecākiem. Viena mamma pasaka, man 5 ir, viena pasaka 7, 8, 9, tā. Jā, un tad tu redzi tos bērniņus, tu domā, tev ir 100 bērnu skolā vairāk, ja? Skaties vienu uz otru, baigi līdzīgi, ja? Bet šits arī. 5 tur brāļi un māsas vienkārši vienā skolā, un viens par otru rūpējas, un tu pat tos vecākus vēl neesi saticis, ja? Bet tu zini, ka, tie ir viņi 5 bērni. Jā, viņi arī grupiņā parasti kaut kā čupojās viņā. Jā. Tu zini, kas viņiem par reliģiju tur ir? Kristieši. Jā. Kristieši? Visa Āfrika, man liekas. Ir. Bet ir vairākas sievas, varbūt. Bet to jau viņi. Viņiem ir savējies kaut kāds variants. Jā, viņi nelaulājās tāpat. Es domāju, viņi Jēzu tā kā pielūdz. Jā. Jēzu, tāpēc, ka ir arī mums puika, mūsu Nakutan ģimenītē, mūsu Nakutan ciematiņā, kuru sauc Josī, un Swahili valodā tas ir Jēzus. Nosauc par Jēzu. Un Gunters ar Oļu arī ir ticīgie, un viņi tā kā tur ir misionāri, viņi tur ir, lai izplatītu to kristietību. Un viņi uzreiz, tas bija viens no pirmajiem, ko es sadzirdēju, kad, kur Josī nāk, tas ir Jēzus, es tāda, ko? Par ko es runāju? Bet tas bija, mums ir tāds mazais Jēzus. Jēzuliņš. Tad jau arī jūs droši vien, ka baltie cilvēki iebrauc, viņiem droši vien liekas, ka jūs kaut kādi svētie esat. Ne svētie, bet kā jau es teicu, tā es domāju, cerība. Tas, ka tas baltais atbrauc, un viņi jau redz, ka kaut kas mainās, ir skola, ir ūdens, ir varbūt kaut kāds ēdiens, ir kaut kāds čupačups, ir kaut kas, vai ne? Un tas uzreiz, maina to priekšstatu, jo tu redz, ka tas tā kā baltais cilvēks to dara, un arī ar ko es sapratu, ka, daudziem, diemžēl, asociējas baltie cilvēki ir ar kabatas maku, un mums ļoti daudz jautāja naudu, līdz ko mēs izbraucam pilsētā, uzreiz visi tev ir apkārt, tu jūties kā Beyoncé. Tu esi Beyoncé, tu vienkārši brauc ar to savu tuktukiņu uz pilsētu vienreiz nedēļā, un tev viss tur māja, hai muzungu, kas ir muzungu, jūs jautāsiet, kā jūs domājat? Baltie. Jā. Baltais cilvēks. Jā, baltais svešais, tas Swahili valodā ir... Baltais, jeb svešais, kaut kas vienkārši tā kā citādāks. Un viņi visu laiku saka muzungu, muzungu, give me money. Muzungu, give me money. Jā, vienkārši tieši dod naudu. Tā ir, jo droši vien tas uzskats ir arī tāpēc, come on, ja es atbraucu no Latvijas 6000 km attālumā, man ir nauda biļetēm. Tā kā nav jau tāpat, protams, ka man ir nauda, ja jau es tur esmu, un viņi to ļoti labi saprot. Un tas, ko viņi dara, viņi paprasta to naudu. Un daudz arī tur ir, piemēram, bērni tādi pusauģi, kas ubago viņiem parasti, nevis parasti, bet mēs redzējām, ka viņi tur ošņā kaut kādu līmi. Un, tu saproti, ka tas bērniņš jau galīgi pazudis, bet jā, atkarības arī tur ir, runājot par atkarībām. Runājot par sūdienu.
Jā. Nu jā, tā kā Ko, tas viņi baltais droši ir tāds, muzungu vienkārši. Mēs smējāmies ar vēl vienu brīvprātīgo. Viņa adīja visu laiku kaut kādas cepures Āfrikā, un man arī uzadīja, un mēs smējāmies, ka mums vajag cepures, kur rakstīts muzungu. Un mēs kaut kur ejam veikalā, un es saku, are you giving me muzungu price, or is this normal price? Tā kā, don't give me muzungu price. I know that this costs, for example, this dress, it's not like 500 shillings, it's less, it's 300. Lai jūs saprastu, 500 shillings tie ir mazāk nekā 4 eiro. Un, šī kleita, protams, ir ļoti lēta, un es zinu, ka viņa ir, bet uzreiz, kā ir muzungu, tā cena, protams, ir 2 reizes dārgāka. Mums uztaisīja vizītes Āfrikā labi, kā jūs domājat? Jūs redzējāt tos manas matus, jā? Nu, dredi, tie nav dredi. Nav, jā? Nē. Dredi ir kaut kas cits. Dredi ir vienkārši sapačkāti tavu mati kamoliņā. Tev arī var uztaisīt dredus, un tev arī. Man? Es nezinu, vispār varbūt. Man liekas, baigi biezē. Bet man viņi būtu tādi nesmuki, tev viņi būtu smukāki, tāpēc, ka tev tie mati vienkārši paši izveidotos. Man vajadzēja redzēt šitā sēriju. Tas būtu tā bet jā, par kā sauc to cultural appropriation. Es nezinu, to es gan nezinu, bet es Davidiņām paprasīšu no sākuma. Jā, mēs arī daudzām sievietēm jautājām, vai tas ir ok, ja mēs uztaisam vizītes un kā viņas vispār uz to skatās. Un visas teica, jā, tā kā, par ko es runāju. Es nezinu, viņas to teica, tāpēc, ka viņas gribēja darbu, vai arī vispār in generāli. Tas ir balto cilvēku prikols pateikt, ka tu tāds nedrīkst tur taisīt sev dredz vai nezinu, vai kaut ko. Vai... tas arī, kaut kad es redzēju arī video, ka bija kaut kāds čalīts baltais bija uzvilcis sombrero cepurīti un staigājas. Viņam teica, tas ir offensive. Tu šitā nedrīkst staigāties. Tu nedrīkst šitā staigāt. Tas ir offensive visiem šitiem meksikāņiem un visiem tiem, kas tur dzīvo. Un beigās viņš actually paprasīja, tā kā actual meksikāņi, es šitā drīkstēšu. Jā, tas ir tik forši. Tu manā kultūrā atbalsti. Tu tāds izrādi interesi manā kultūrā. Tas ir itī labi. Kaut kādiem cilvēkiem tāds, nē, tu tā nedrīkst, kā tu esi tāds rasists vienkārši, ka tu šitā izdari. Jā, un tad, kad mēs aizgājām uz to hair salonu, un mēs viņām arī pajautājām, tā kā, kā jūs domājat, un tur bija pilns ar sievietēm. Iedomājieties ļoti mazu telpu, kur ir pilns ar sievietēm, kuras visas kaut ko klačojas un runājas, un viņas pateica, jā, tā kā tas ir pilnīgi fine. Kā jūs domājat, cik mums paprasīja? Štuk. Viņi nav. Cik eiro? Cik eiro? 8 eiro. Es saku kaut kādu 5 eiro. Es jums pateikšu, ka Latvijā maksā sākot no 60. Jā. Ļoti dārgi Latvijā. Tur es samaksāju mazāk par 5 eiro. Viņa man pateica 500 shillings. Es tajā brīdī domāju, es vēl tad kaut kā, es neuztieru, cik tas vispār ir eiro. Es tāda, jā, ok, es pat baigi nedomāju, jo tas jebkurā gadījumā būtu taisījis. Protams, ka mēs viņai arī atstājām tējas naudu. Un pat ar visiem tiem 500 shillings es esmu pārliecināta, ka viņi domāja, ka viņi mūs apzaga. Ka viņa mums iedeva kaut kādu muzungu praisu, bet realitātē es gribēju, protams, ka es viņai iedevu vairāk, jo priekš manis tas darbs 1,5 stunda, ka viņi man tur katru mātiņu tur čuk un smuki, un viņas tā priecājās, un viņas saka, jūs tik skaistas, jums tā piestāv, un man bija tāds, tik labi, nezinu, vai Latvijā par mani tā domātu. Tāpēc es uztaisīju, jā, tā kā. Viņiem vajag būt laipnām un tā. Jā, tas ir viņa darbs. Bet tāpatās. Man ir labi, un viņai ir labi. Viss ir priecīgi. Jā, tas ir arī, tas prikols arī, kad tu aizbrauc uz tādu valsti, tev liekas tāds, wow, viss tik lēti, bet ar laiku tu tā kā sāc pierast pie tām cenām, kas tur ir, un tev sāk likties, nē, šitais jau baigi dārgi ir un tā. Un tas arī līdzīgi, ka mēs ar Kristu bijām Taizemē, mums tāds, ok, nē, šito nepirksim, šitais pārāk dārgi ir. Beigās mēs tādi skatāmies, mēs katrs esam gandrīz mēnešu laikā iztērējuši tikai 100 eiro katrs. Uz ēdienu, jā? Uz visu. Tā kā uz tādu, uz ēdināšanu, ēdienas pamatā. Un arī masāžām un tādām lietām. Tad mēs aizgājām uz masāžu, tur salonu. Viņi fucking stundu mūs katru masēja, tur Kristē taisīja kaut kādu taizemiešu masāžu, man tur kāju masāžu taisīja. Un viņi, cik viņi prasīja kaut kādas, cik tur bija, kaut kādas 7 eiro par stundas darbu. Jā. Un tas ir turistu vietā. Iedomājies, tas ir tāds, kā ir, kad tu esi kaut kur iekšzemē, kaut kur
kuri vienkārši, ir kāds uztaisījis savu saloniņu, pieņemsim, tā kā ciematiņā kaut kādā. Uzstīt kaut kādu un visu. Jā, un uztais tev tu, viņi nostrādājušies, tur pilnīgi, tur smags darbs reāli, tā, ka tā sieviete, viņa strādā, viņa pārsvīt uz karsts, viss, un tu tāds, kā viņi pat tik maz naudu to var darīt, bet viņiem tas ir normāli. Tas ir protams. Pielīdzināms, redz, tie kaut kādi 5 eiro ir pielīdzinām mums kaut kādiem 50 eiro. Lielam. Jā. Naudas vērtība, protams, visur ir citādāk. Tas tāpat, ja mēs atbrauktu uz Norvēģiju un mēs tur vispār nezinātu, ko darīt. Jo nepietika naudas, ir īpaši kā 3 bezdarbniekiem. Tā nauda viņa sāk palikt aizvien mazāk. Katru mēnesi. Bet jā, tas naudas prikals ir baigi tādu weird padarīšanu, ka tu sāc dzīvoties. Tur tāds, teorētiski tu tāds iztēlos, es tur aizbraušu, tur dzīvošu, vienkārši tā kā es nezinu. Bet tu tā kā sāc pierast pie tām cenām un tāds, ka šitais jau skaitās dārgi. Kā tu atbrauc atpakaļ uz Latviju, tā nav tāds, kur te viss ir dārgi. Vispār es gribēju pateikt par to, ka Āfrikā, teikt, ka viss ir lēts, tas ir pilnīgākais mīts. Tā nav. Mēs to sapratām, kad mēs paceļojām 2 nedēļas pa Āfriku. Pēc tā brīvprātīgā darba mēs 2 nedēļas ceļojām pa Āfriku. Un mašīnas īra dārga, ēdiens kaut kur citur. Nav dārgs, tur, piemēram, pa 5 eiro mierīgi var pārēst, pat lētāk var. Bet visas viesnīcas, viss, kas ir saistīts ar turismu, ir ļoti dārgs. Tāpēc, kas ir ļoti dārgs? Piemēram, palikt pa nakti, sākot no 50 eiro. Un, tā kā Eiropā, es vienkārši par to uzkāpu Kilimandžāro maksā 2000 eiro. Viņi jau arī to zina, viņi jau vietēji jau to Safari sākot no 500 eiro. Sākot no. Es tieši gribēju par to Safari vēl. Pabeidz. Nē, es vienkārši par to, ka tā kā liekas, ka varētu būt, tur Āfrika vai nē, bet pirmkārt aizlotas turieni ir dārgi, otrkārt tur arī būt ir dārgi. Protams, ka Āfrikā tu gribi safari, tu gribi tur daivot, mēs arī daivojām, kas maksāja 100 eiro, kas laikam ir kind of priekš daivinga, jo tu esi ar visu to tērpu, un tevi tur ved okeānā, un viss baigi forši, bet safari, jā. Ieejas biļete baltajam cilvēkam maksā 70 eiro. Vietējiem tur vispār bija 300 shillings, kas ir vispār tur, kā peikas. Eiro 50. Vispār, Jā, viņi vienkārši pielāgos to, ka, loģiski. Ļoti pelnoši Kenijā un visās citās Āfrikas valstīs. Viņi vienkārši viss vienalga, cik maksā. Pamatā to viss darīs turisti. Viss šitos safari, viss tās lietas, to darīs turisti. Tas makes sense, ka viņi to uztaisīs dārgāk. Jā, protams, un īpaši, ja darbs ir, ja nav tik daudz iespējas, kur strādāt, un tad, protams, ka, uztaisīs to pakalpojumu dārgāk vienkārši, lai normāli varētu nopelnīt. Tā nauda aiziet pie viņiem, nevis pie kaut kādiem baltajiem. Tev taigā bizbizmārīt. Sveiki! 2 punktu mārīti ir atnākusi. Tā indīgā īstenībā. Malārija. Ar malāriju, jā. Uzmanies Otto. Bizbizmārīt maindē. Jūs nebaidāties, ka es jūs inficēšu ar kaut ko? Kāpēc? Tas jau, protams, bet... Tad to es katru reizi uztraucos. Ka es ieraugu Elnāru, man tāds aktīvs sakal būs kaut kāds... No Āfrikas atvados mums tā kaut kāda ebola. Es tev saku. Šausmas. Es uzklapošu virsū. Ak, Dievs. Sāksies jauns kaut kāda pandēmija. Ja jau te prasa. Bet jā, tie dzīvnieci, viņi bija tik epeki. Kur tu redzēji? Storijas likt. Nē, bet es ieliku TikTokā pareizi, es TikTokā ieliku Instagramā vēl ne. Jā, es ieliku TikTokā, es sēžu vai. Es tikai sēžu, skatos mūsēju kontentu. Es mūsēju un Elnārs kontentu skatos tikai. Bet tas arī, jā. Es arī visu laiku skatos. Pa ko es arī gribēju, ka es jau redzu arī, ka tas viss uzreiz uzkāp tie followeri. Jā. Bet jā, ja tas būtu, ir tie cilvēki, kas, saka, ka viņi grib, bet ja tas kaut kā translētot uz to, ka viņi arī aizbrauks no tie cilvēki. Kāds jau aizbrauks. Un es tā kā to rādu, es arī ar tā domu to darīju, jo nav jau svarīgi, kur es biju, bet svarīgi, ka, kā cilvēkiem Latvijā liekas, tas ir kaut kas, nezinu, citādāks, interesantāks vai ne, un uzreiz tur piesako, ja man tur sekotāji izaug, man liekas, pa 3000 vai kaut ko, ļoti ātri vispār auga, jo es arī visu laiku sākumā postoju, līdz ko es beidzu postot, man vienkārši apstājās. Loģiski, man vienkārši arī fiziski nebija spēka, es biju
ļoti piekususi gan no karstuma, gan no bērniem, un pienāca tas brīdis, kad es vienkārši nepostoju vairāk, un tad arī uzreiz sekotāji apstājās. Leonors mīļās, un tāds, jā, šodien mēs te šitā, tad viņi īstenībā sprāks. Jā, es gribēju arī pastāstīt par grūtībām. Viņi tādi iesauļas tā. Tā šodien mēs šodien uz ezerēs braucām. Bet īstenībā tur tās viņas neatcieš šito, bet nu kaut ko jāizliek. Mēs tomēr esam kontenti. Jā. Rīrā! To mēs esam pagādā. No, to vēl atpakaļ. Tas ir tavējais, tas strādā. Tas strādāja pirmajā reizē, pārējā rīdā nav bijuši tā paši. Jā, bija ļoti daudz. Bet nu, tas pirmais bija labākais. Tur bija vienkārši veiks. Un... Tas bija original content. Bet neviens nezina, mēs neko nesakam par to kompāniju. Jā, mēs to nepieminām. To mēs taču nedrīkstam pieminēt. Jā. Nu un par tiem sekotājiem, ko es gribēju pateikt. Bet jā, tev arī... Gan jau, ka visi atsekos, bet man tā vienalga, jo pa lielam tā doma ir, ka kāds no viņiem aizbrauc. Tas varētu būt tas mērķis, ka kāds paskatās un saprot, ok, ja viņi varēja, nu tad es arī varēšu. Kāpēc nē? Un nav jābrauc obligāti uz Āfriku, var arī izdomāt Latvijā 150 projektus, ko darīt un kur palīdzēt. Un tā kā stāsts jau ir par to, ka es jau arī kā cilvēks, kurš pirms tam, tā reāli ar brīvprātīgo darbu nav nodarbojies, ka man ir iespēja un es paņemu un to izdaru, un tas pa lielam nav svarīgi, kur un kā. Tas ir vienkārši, tas kaut kāds rezultāts, ko tu vari iedot citiem, bet tajā pašā laikā, lai cik arī sautīgi tas neizklausītos, es arī braucu tur sevis dēļ, un tas arī ir brīvprātīgā darba, tas, ko nevar aizmirst, ka nav tā, ka brīvprātīgie dara tikai citu dēļ. Tā nav. Un es arī to uzreiz sapratu, ka es braucu tur arī sevis dēļ. Mums visiem ir kaut kādas bērnības traumas. Tu aizbrauc tur ar tiem bērniņiem, jā, un tu it kā varbūt tā, samīļo kaut kādu savu to iekšējo bērnu, caur to visu pieredzi, caur to, ka tu vari to izdarīt, un tad tev kāds vēl pasaka, ka tu esi baigi labais, ka viņš tā nevarētu, un tev paceļas kaut kāda pārliecība par sevi, un tu vēl gribi uztaisīt tur stāstu vakaru. Es stāstu vakaru par to, ka es kaut kur biju, un tā kā, tas jau paceļas kaut kādā, tādā citā, citā nozīmē. Un tad tu saproti, ka, ok, tas bija viens brīvprātīgais darbs, un noteikti būs kaut kas vēl. Tas ir forši. Bet tur arī tā lieta, tu saki tāds, viņi atsakos, bet tu jau tāpat tās esi interesants cilvēks, tu arī nodarbojas arī ar cheerleading un to visu. Tā kā, tev jau ir kaut kas, ko tu vari pastāstīt. Galvenais jau ir darīt to, kas tev patīk, un vienkārši tas viss, tu jau nebeigsi darboties. Jā, bet arī es domāju par to tā, ja pat es neesmu pietiekami interesants cilvēks, man godīgi sakot, pilnīgi vienalga, jo es to veidoju sevis dēļ, un galvenokārt, reāli, es to saturu veidoju sevis dēļ. Protams, ka man forši, ka man kāds uzraksta, bet pa lielam man vienkārši patīk, ka man stāv tas viss atmiņās, un es ļoti bieži eju skatīties uz saviem video, un skatos, kā tur bērniņi, un kā mēs labi pavadījām laiku, un man arī interesanti, ko es teicu tajā laikā, kad es biju tuksnesī, un kā es jūtos, un kā es jūtos tagad, cik daudz esmu mainījusies. Jo arī citreiz tajā brīdī, kad tas notiek, tu par to nevar tā atcerēties. Bet ja tev ir tas viģiks uztaisīts, tāds, jā, es pilnīgi visu šito atceros. Ja ir kaut kāds compilation, tu uztais. Mums arī bija par to, ka mēs kā omīts izgājām Talsos. Tajos pilsētas svētkos. Kamēr tas notiek, es vispār neko neatceros, jo tik ātri mēs visu kaut kur ejam. Bet Kristis laik bija līdzi, un es montēju tāds, šitais viss, es pilnīgi viss 100% atceros. Jā, likās kaut kā tās dienas beigās, nekāds kontents nav, nekas nav. Beigās tāds skaties, bet pagaidi, šis ir itī rēcīgi, es neaizmirstu vispār to lietu. Tāds, tas bija. Kā, tev viens tas, vai tev vai Otiņam pienāca un dibenu Talsos paņēma rokās? Tas bija Rinaltam, viņš bija. Tas, kā mūs apgrābstīja Talsu pilsētas svētkos. Tas ir vienkārši. Mēs bijām, tās ezers nevar, man te viss krūts lien ārā. Es arī mammai teicu, mēs saģērbušies pa omītēm, es tāds mammai saku, mēs ejam strādāt ielās. Tas viss. Tas ir mūsu darbs, jā, mēs esam atdevuši sev ielām. Bet tur arī mēs sapratām, ka mums tā uzmanība ir ritīgi vajadzīga. Patīk? Ritīgi mums tas, patīk. Cik daudz bērni. Es nekad nebiju bijis tādā tusā, kur cilvēki, tā kā jau skatās uz tevi jau no malas un grib jau kaut kādu un gaida kaut kādā rindā, lai kāds bildes uz tevis vadāt.
Ak, Dievs, cik skaisti. Jūs sevi tāties skaisti Afrikā. Palielam, Bejonces. Mums vienkārši Mēs tik Beyoncé nedarījām, klausos. es tik nedarīju tik, nu, tā kā svarīgi. Ko Afrikā vai- bērniņi padomāt, ja mēs olmu kostīmos tur ierastos? Es nezinu. Viņiem būtu tāds, what the fuck? Bet arī- Baltā oma, man liekas, viņi nav redzējuši balto omi. Jā, tas būtu forši. Bet Jums kā vajadzētu čau. Bet mēs neesam olmas. Nu jā, tas būtu tas interesantākais. Viņi droši vien nesaprast, kāpēc tu esi sieviete un tev ir bārdi vai kaut kas tāds. Kā lielākā daļa Viņi bērnu. domā, ka mēs esam sievietes gan jau. Nu jā, Nu, kā ja visi mēs visu laiku bērni, ne? tēlotos tēlus. Nē, mēs nepasakām neko citu, ja mēs neparādām nekad, ja mēs guļam, tagad tās Jā, almas. mēs vienkārši visu to laiku Mēs esam gribējamies, ka tās almas. Jūs atbraukt uz Āfriku? kā Bet- olmas. Bet tieši Kā uz turieni almas es ļoti vispār? gribu uz Āfriku. Ļoti noteikti. Uz kurieni jūs gribat? Bet uz to Nigēriju, jā, es gribētu, nu, tā kā, es gribētu Es- vairāk es ar gribētu tādiem eksplorēt. cilvēkiem, nu, tā kā to, ko mums Deividis teica, ka tur tie cilvēki arī tiek pretī nākošā. Es gribētu vairāk tas, redzēt to, nu, vismaz, nu, to nav iespējams visu redzēt, bet, nu, vismaz izgaršot bišķiņu to, ka redzēt, pieņemsim, tādu attīstītāku vietu visā Āfrikā, tad aizbraukt, pieņemsim, uz tādu ciematiņu, kur tu biji, un padzīvoties tur kādu laiku ar tiem bērniņiem vai kaut ko tādu, nu, ka es ritīgi gribētu redzēt to kontrastu un bišķiņu izprast to visu to. Nu, cik Bet man- ļoti atšķirās un cik milzīga tā vieta patiesībā ir. Jo man, jā, kas man vienmēr ir tāds, kas man ceļošana vienmēr iekšā ir tāds, ka es aizbraucu uz to vienu vietu un vienmēr ir tā sev, ka es nevarēšu visu redzēt. Nu, tāds. Nu jā, bet tā arī ir. Tā arī ir ļoti ilgi jābūt. Šis ir pirmais Tur ceļojums. jādzīvo pārsvarā. Jādzīvo, Jādzīvo. Jā. Tad tu vienkārši saproti. jā. Bet šis ir pirmais ceļojums, no kura es varu pateikt, ka es sajūtu kultūru. Šis ir reāli pirmais ceļojums. Tāda Vienkārši kultūras tāpēc, šoks. ka es tur biju pusotru mēnesi. Jā. Man pat nebija kultūras šoka. Tie Es jau ne- ekspektē, jā. Es it kā zināju. Tas tā, nu jā, jo no vienas puses braucu Ne, uz bet tu redzēji, tas jau ir ekspektācijām. bišķiņ tāds šoks. Bet, kad tu atbrauc, tad viss bija ok. Nezinu, es kaut kā noskaņojos uz to, ka būs tieši tā, kā tur ir. Man tas ļoti palīdzēja. Es noteikti gribētu aizbraukt Jā. uz to ciematu. Jā. Un Bet man Moškas vajadzētu- uztaisīja kādu dokumentālo filmu. Bet par man to visu. vajadzētu, lai, piemēram, kaut kāda Eleonora tur jau ir, vai kāds, ko es, nu, kas jau man var pastāstīt, nu, kaut ko, kur Jā, jāiet. tieši tā, un nu, kur- tā kā- kur- Jā, kur- es- es- kur- es kur- gribētu- Jo es viens pats es nevarētu, nu, piemēram, mēs abi divi tagad aizbraucam, man nav neviens čoms, nekas tur, un es vienkārši tāds, ok, mēs tagad no Nē, nulles nu, tā arī nevar braukt. Jā, tā arī es nevar gribētu braukt. tā kā dokumentēt to visu, to, ka mēs tur braucam un redz, mēs satiekam tos cilvēkus, kas tur darbojas un to visu. Nu, redz, tā kā, nu, parādīt to visu tā kā, no tāda, tā kā, nezinu, trešās personas skatījuma, un ka tu esi tā, ka tur iekšā un kad redz to, ko jūs tur darat. Un, tā kā, es nezinu, vai es pats tā kā būtu gatavs vairāk tur tos bērnus tā kā mācīt vai kaut ko, bet es tā kā vairāk gribētu tā kā vienkārši parādīt to, ko jūs tur dariet. Nu, tā kā no malas vairāk. Es Jā, tāpat tās tas būtu palīdzētu, ļoti tāpat tās forši. piedalīties aktivitātēs un tā, bet, nu jā. Tas būtu ļoti Uztaisīt forši. vienkārši tā tādu ceļojumu, un mēs izpētam to visu. Tas man Jā, liekas, nu, diezgan- janvārī. Janvārī. Nākamā sezona ir janvārī, tāpēc, ka tagad viņiem septembrī, oktobrī būs vēl skola, bet, ja nemaldos, novembris, decembris ir brīvs, tie skaitās tā kā, nu, skolas tā kā brīvlaiks. Un pēc tam janvārī sāks atkal, un tad arī, jo tagad es arī nebraukšu šajā sezonā, nu, vairs ne, jo man tā kā jau ir citas lietas, es vienkārši, nu, fiziski nevaru paspēt, jo arī uz Āfriku braukt uz 1-2 nedēļām, Nav nu, jēga. tā. Nu, jo tas ir tālu, un tad man gribās aizbraukt arī nākošais, ka tas būtu vismaz mēnesis. Ka tu vari tur padzīvot. Jā, un kaut tad tas kādu. būtu visticamāk tur janvārs vai februāris, un tad arī būs jaunie brīvprātīgie, būs pieteikuma formas, nu, tur jau būs vienkārši pišķiņ citādāka atlase. Nu, tā. Tā kā jā, to var darīt, to var noteikti darīt, būs visādas pieteikšanās. Kā tu vispār atradi viņus? Kā tu vispār tu visu? Instagrams es Lidai pirms tam nesekoju, bet tieši tajā brīdī, kad es biju aizgājis prom no darba, es vēl biju darbā. Es zināju, ka viņa ir Āfrikā, ka kaut kas tur notiek, bet tam es tik lielu nozīmi nepiešķīru. Nepievērst vēl. Jā, es tad nepievērsu. Es aizgāju prom no darba, un tas bija viens no pirmajiem video, ko es ieraudzīju Instagramā, kur Lida saka, ka viņa meklē brīvprātīgos Āfrikā. Un es domāju, ko? Nu, viss sagāja, vienkārši viss sagāja. Es eju prom no darba un es braucu uz Āfriku. Es pēc dažām dienām jau nopirku biļetes. Man sirds vienkārši nenormāli trīcēja. Es biju tā satraukusies. Es domāju, kas tagad būs? Tiešām es to daru. Tiešām man tā kā
tas jādara, man to vajag vispār, un es tur visādas dzīves, tur eksistenciālos jautājumus pat ar sevi pārunāju. Un man vēl atcēla lidojumu. Es domāju, kas notiek? Nē, es nopirku vēl vienu. Kaut kāds zīme, ka man nav jābrauc. Un es domāju, jā, viss zīme, nē, es tāpat pērku vēl vienu. Un tas nākamais bija īstais, un es to arī aizlidoju, un viss ir kārtībā. Nu tā. Tāpēc arī cilvēkiem ir tik grūti tāds redzēt, ka tev raksta un interesēs par to, bet vai tiešām viņi ir gatavi savu tādu laiku no sevis paņemt, no savas dzīves, vienkārši aizmukt prom no visa un vienkārši doties tādā tā kā ekspedīcijā pēc mazai. Tas ir diezgan tāds brave lieta, ko darīt. Bet jauniešiem tagad ir tas brīdis. Ja kāds ir mūsējā vecumā, bet arī to naudu vajag. Bet arī naudu vajag. Tur ir baigais tāds balansam tam visam jābūt, jo jauniešiem jau arī. Es teikšu tā, man vienkārši bija perfekti apstākļi, lai to darītu. Es biju aizgājis prom no darba, man bija kaut kāda nauda iekrāta. Jā, man bija iekrāta nauda, un es varēju nopirkt tās biļetes. Protams, ja es nevarētu nopirkt biļetes un apmaksāt savu tur ēdienu, jo dzīvošana ir bez maksas, tas ir tas foršais. Un vispār arī kāds liktenis, ka Lida man atbildēja, jo viņai ļoti daudz cilvēki raksta un joprojām raksta, un tāpēc arī tā visa pieteikšanās ir ļoti sarežģīts ar to Instagram, tāpēc būs mājaslapa, būs atsevišķa pieteikšanās brīvprātīgajiem, jo reāli tas Instagrams patērē ļoti daudz laika, tur viens uzraksta, es arī gribu uz Āfriku, es arī, un tad viņi visi grib uz Āfriku. Šitāds teksts, pilnīgi katram. Un tas nav iespējams, tas vienkārši nav iespējams, tu nevar atbildēt visiem. Jāatbild uz to. Tāpēc būs tā pieteikšanās, katrs aprakstīs, kā viņam šķiet, vai viņš varēs to vai to, vai tu varēsi mazgāties saļā ūdenī, vai ir ok, ja tu dzīvo smēla mājiņā un tev pilnīgi nekas tur nebūs. Viņš nezinu, uzliek ķeksīt, ka jā, viņš to domā, ka varēs, apraksta, kā viņš var palīdzēt, un principā, tad mēs arī izskatām, uzreiz tos tā kā pieteikumus, Lida, nevis kaut kādus, nezinu, tur 100 cilvēkus, kas uzraksta Instagramā vai TikTokā. Jā, šitais izskatās forši. Jā. Es gribu. Jā, vai arī, piemēram, cilvēki dažreiz ir vienkārši fenomenāli, jo, piemēram, TikTokā uzraksta man, piemēram, kur tu esi? Vai, cik tur grādi? Un tāds jautājums, un tad nākamais jautājums, es arī gribētu, pastāsti vairāk. Ziemā nevar te augt. Tad tu ej un stāst, un beigās tas īsti pa neko nepārvēršas, tu vienkārši tērē savu laiku to darot. Jā, es nemaz tādiem, diemžēl, vai par laimi es neatbildu, jo, sorry, tas nav iespējams, ja cilvēks uzraksta tev tiešām dīvains jautājums, un pēc tam uzraksta, vai viņš varētu arī? Vai arī, piemēram, jau uzrakst kāds. Tāds, ja tu ļoti gribēsi, tu atradīsi veidu, kā tu. Jā, tad izlasi, aizēju pie Lidas uz Instagram, pie manis, tur ir tik daudz informācijas, tu tik daudz ko vari uzzināt. Protams, ka es tev varu pastāstīt, bet tikai, tā kā, ja tas ir kaut kas, tiešām tāds konkrēts, specifisks vai ne, vai varbūt tev kaut kas uztrauc, jā, mēs par to varam parunāt, bet tā. Jā, ir tā kā ir ar tiem īpaši TikTok. Jā, TikTok vispār nav īsti cilvēki. Tur ir, ļoti daudz cilvēku. Bet patīk tas kontents. Jā, cilvēks skatās. Jā, tas kontents cilvēkiem ļoti patīk. Tāpēc, ka tas ir kaut kas, Bet tas tāds svarīgāks kontents, nekā mēs teicām. Bet es arī tad domāju, kāpēc patīk. Tas ir tā, ka tas ir greater good arī visai pasaulē un visam. Tas ir tāds, ka tiešām, Tas nav tīri entertainment. Tas ir vairāk par to, vai tu tā kā palīdzēs. Tāds palīdzība cilvēki. Tas ir tā kā, bez mazā labdarība tāda rītīgākā. Stīrākajā formā. Jā. Baigi arī es esmu dzirdējis, ka nenormāli, pieņemsim arī daudz cilvēku arī, ka ziedo Āfrikai un ziedotiem cilvēkiem, lai viņiem tur, nezinu, ūdens būtu un kas. Kad ļoti, ļoti daudz arī tās kompānijas, kas vāc tos ziedojumus, ka viņas tos ziedojumus vienkārši maksā tiem saviem darbiniekiem pa lielam milzīgas algas, ka tur ir baigā korupcija iekšā. Korupcija, jā. Un ka tā nauda lielākā daļa nemaz neiziet līdz pat pašai Āfrikai. Tur ir viss ir Jā, par to ir ļoti grūti spriest. Bet tas, ka tur smieklīgi Nacionālajā muzejā, Nairobi galvaspilsētā, kur mēs bijām, tur ir zīmes, kur rakstīts corruption free zone. Un tad tur ir kastītes, kur rakstīts report corruption cases here. Un tad tu domā, vai tiešām kāds
tā zīme vienkārši smieklīga. Es nezinu, tu izlasi vai pirms lidostas tu iebrauc un tu redzi to zīmi corruption free zone, tev tāds citur tā kā... Ko tas nozīmē? Jā, ko tas vispār nozīmē. Vietēji arī par to smējās, jo mums bija vietējie gidi, visur tur labāk arī ceļot ar gidiem, līdz ar to arī vienmēr jāņem vērā, kad jāmaksā arī gidiem, un tad ne tikai tā mašīnas īra, bet arī gidam, protams, samaksāt, un tad tas viss, sanāk tādā ciprā. Jā. Varbūt, tev jāpasaka, kur, ja tiešām ir, varbūt pasaka Ļidas to Instagram, kur viņai var piesakot, lai cilvēki tiešām arī kāds, kas klausās, varbūt kāds tiešām tā kā grib painteresēties par to, varbūt, kur viņus var atrast. Bet nerakstiet. Tad, kad jūs rakstiet ziņu, pasakiet, piemēram, es šito jau es sen gribējis darīt. Es esmu jau gatavs, es ar šito tēmu. Bet, ja tu vienkārši uzraksti šitiem cilvēkiem, tad bet, mēs jau to tagad izstāstījām. Galvenais vienkārši, lai cilvēki zina, uz ko, tā kā, kam ir jāraksta un kur jāiet. Ja tu, protams, gribi. Jā, protams, tā arī ir tā man doma, kad viņai ir Instagrams, Ļida, jā. Mēs varam parādīt, tāpēc, ka tur ir garš. Mēs šita tenis. Uz pieres. Šeit ir. Mēs tā skatāmies, tagad viņš tā pārlidos. Tagad 3-1. Tā kā ugunsgrēkā viņi nezināja, kurien skatīt. Nav vairāk pazud. Jā, vai viņš jau aizgāja. Okay. Jā, bet cerams, ka būs arī mājaslapa, un tad ar to var pieteikties, un tas būs visātrāk un plašāk. Tas atvieglos, ļoti noteikti. Visiem, jā. Arī, man liekas, cilvēkiem, kas pieteiksies. Tā kā jā, es nezinu, jābrauc. Es ceru, ka jūs arī atbrauksiet. Es ļoti noteikti gribu. Man gribās eksplorot pasauli, man tik ļoti gribās redzēt visu kaut kādas vietas un redzēt, kā... Jā, arī, tas, ka vienmēr gribās, man kaitina, kad es aizbraucu bieži vien uz kaut kādām vietām, kad tu netiec ārā no tās turistu vietas, kad tu neredzi īsti to dzīvi. Tāpēc arī man nepatīk īsti kaut kādi kūrorti un tāds, ka tas viss ir tik fake. Sēdi tur iekšā. Es saprotu, ko domā, tu esi tādā vietā, kur ir kaut kāda kultūra, bet tu īsti neredzi to kultūru. Tu esi tikai starp turistiem. Man vienkārši tas ir cilvēki, protams, kam tas ļoti patīk, ko viņiem neko citu nevajag, viņi brauc atpūsties. Bet man ir tas, ka man gribās bišķi izkāpt ārā no tās komforta zonas, redzēt tos cilvēkus vietējos, kā viņi tur dzīvo, ko viņi dara, ko viņi ēd. Bišķi apmaldīties džungļos. Apmaldīties bišķi džungļos, jā. Un tas viss. Tas ir ļoti riskīgi. Jā, un tādas lietas, kad tiešām tā kā redzēt to, kur tu esi tiešām aizbraucis. Nevis vienkārši čilot tajā vietā, kaut kādā turistu, kur tev viss ir perfekti, viss ir komforts un baigi tā dzīve neatšķirās no tā, ko tu piedzīvo, tā kā mājās. Jā, tāpēc es saku, turisms Afrikā ir viena lieta, bet aizbraukt tieši uz to ciematu vai uz kaut kādu citu, nezinu, cilti vai nav svarīgi. Un dzīvot reāli pie vietējiem, tāpat kā dzīvo viņi, tā ir vienkārši unikāla pieredze. Tā ir unikāla pieredze, kas, manuprāt, tāpēc es arī teicu, ka tas ir vienīgais ceļojums, kur es tā patiešām izjūtu to kultūru un kas jūtos, principā viena no viņiem kaut kādā ziņā, ka es jūtos pieņemta, ka es esmu tur savējais, netik ļoti tāpat, kā viņi tur viens ar otru, bet tā... Jā, un tā ir fantastiska sajūta. Nekad citur ceļojot, es to neesmu izjutus. Nekad citur es neesmu iepazinusi tik daudz cilvēkus, un arī tā sajūta, ka tu it kā runā ar tev svešu cilvēku, jums nav vienas sarunvalodas, bet jūs tāpat kaut kā saprotat viens otru, un jūs tāpat respektējat, cienat, un jūs varat iedarboties. Jā, smaidi saprot, un arī viņiem ir tāds vienmēr ar uzacīm. Es viņiem jautāju, Raundārgiņi jau visādā. Ejam uz skolu un viņiem viss. Mācam. Un viņi neko nesaka. Tas ir tā kā viņiem, tas viens no interesantākajiem žestiem, kuru es jebkad visu tā kā redzējusi. Vienkārši uzacis. Un vēl bišķiņ var pakritīt galvu. Ko višķiņ? Bet ļoti nav. Mācam, jā. Nekad. Bet arī viņi saka, piemēram, ja viņiem kaut kas nepatīk, tad viņi ar tā dara, viņi tā. Šies nebija labi. Tad tu nevar pateikt, ko viņi īsti gribēja šajā brīdī. Tad tāds, kurš no šitiem bija? Viņš vairāk pacēla, viņš mazāk pacēla. Jā, ir grūti saprast, jā.
Dažreiz ir. Bet nē, tu jau vari vienkārši smaidi un krēt galvu. Un ja arī viņa šitā gan jau, ka viņa nesaka. Bija ļoti smieklīgs atbildības. Es gribu pastāstīt, šis būs pēdējais. Bet arī, kad mēs braucām no ekskursijas ar to skolu basu, mēs vācām papīrīšus no čupačupiem. No lollipopiņiem, ja? Vai kā sauc? Jā, čupčups. Kroči, jā, mēs vācām tos tur. Un Aņa vēl viena brīvprātīgā. Tur tā kā tos visus... visus tos sauc. No čupačupiem tās miziņas, ne? Papīrīši, jā, viņi visi ir rokās. Un vienai māmiņai arī bija. Viņa tur, un Aņa saka tā kā, ieliec viņus iekšā tā kā maisiņā, vai iedod man. Viņa tāda, jā! Un izmet pa logu. Viņa skatās tā kā viņai tieši acīs Aņai. Tāda, jā! Un tāda riktīgi priecīgi izmet ārā autobusam pa logu. Un mēs tādi, kas notika tikko? Viņa bija domājusi, lai viņa iemet maisā, bet viņa izmet ārā pa logu. Un tieši tas mūsu mērķis bija, jo tā bērni visi darīja. Viņi visi gribēja mest ārā pa logu tos musariņus. Un mēs viņiem sakam, tā kā nē, dodiet mums vai tai māmiņai. Viņa paņem izmet ārā. Tāds, jā, mums nevajag šitos. Tik cute. Jā, un tajā brīdī tu jau, tu neko vairs neskaidro, tu vienkārši, vienkārši tas notika, vai ne? Un tu paņem pārējos un iemet miskastītē. Jā. Tā. Jā. Tev vēl ir studenta dzīve, vai tu vairs neesi students? Es neesmu vairs students. Dzīve. Tā studenta dzīve beidzās, diemžēl. Kaut ko gribēs? Ņemot vērā, ka es tagad esmu bezdarbniece, es nezinu, kas man priekšā. Bezdarbnieku dzīve. Bezdarbnieku dzīve, bet plānojas, stāstu vakars, kas jau uz šito brīdi, kad iznāk šī epizode, jau ir noticis. Es ļoti ceru, ka es to izdarīšu. Ja nē, rakstiet komentāros, ka esmu lose. Paldies. Biju, jā. Nē, esmu tad joprojām. Es to neizdarīju. Bet es domāju, ka es to izdarīšu. Man vienkārši jāatrod vieta. Ezīt smiglā, es domāju. Nezinu. Jā. Un pēc tam, jā. Es domāšu kaut ko tālāk. Jā. Kā tev, tu biji atpakaļ jau uz Čīru aizgājus? Jā, man bija viens treniņš. Bija ļoti labi. Bija prieks riktīgi satikt visus savējos. Es vispār visu šitā nedēļu, kopš esmu Latvijā, man katru dienu es ar kādu tiekos un kādam stāstu visu to Āfrikas braucienu un visiem ļoti interesē un es arī saprotu. Bet no sākuma es nesapratu, jo man likās, tā kā, kas tur tāds, jo tu jau tā kā pierodi pie tā tūkstneša un tev liekas, kas tur tāds, bet tu redzi, tev viss sāk sekot, un ir ļoti interesanti visiem, bet no sākuma tev neliekas. Un tad, ja tu pierodi pie tā, un draugiem arī interesē, un tas arī bija tas brīdis, kad es sapratu, man ir jātaisa tas stāstu vakars, jo man tiešām jau paliek arī grūti 100 reizes stāstīt vienu un to pašu, jo nav arī vairs tāds, zini, hypes, jā. Jo tu jau visiem pastāstīji, tev liekas, bet īstenībā tu pastāstīji 5 cilvēkiem. Jā, bet tas ir grūti visu laiku stāstīt vienu un to pašu. Jā. Katru reizi kaut kas mainās, un tev liekas, kaut ko aizmirst, bet nevar jau arī visu pastāstīt. Redz, tagad varēs arī, ja kādam vajadzēs arī pateikt, paklausies podkāstu. Jā, vienkārši noved. Jā, podkāsts noteikti būs arī intervija, un tad varēs visu lasīt, klausīties. Tā sanākšana, tā būs tā pēdējā tā grandiozā. Es domāju, ka jā. Līdz nākamajai. Jā, un tad būs kaut kas tālāk, jo es domāju, ka šis man būs tāds atspērienu punkts tālāk, jo es uzķēru to sajūtu, ka es varu palīdzēt un ka es varu darīt. Tā varbūt ir tava vieta, ko tu varētu. Man patīk, un man bērni patīk, un es atklāju kaut ko jaunu sevi, un tas, protams, transformē, un tas ir tas, kas notika. Nice. Es ceru, ka mēs kaut kad uztaisīsim podkāstu Āfrikā. Es domāju par šito tēmu. Nē, ka mēs Kenijā uztaisīsim podkāstu. Ka jūs jau tur esat, jā? Jā, ka mēs tur būs Sūtas puļu podkāstu Kenijā. Tad mēs tādi sēžam, un tur tāda maziņa Āfrikā. Tāds little transition. Jūs stāvat šeit, apsēžaties, un jūs esat Kenijā. Jā. Jo jāsāk jau vienmēr, kur jūs esat, ka jūs esat te, un tad jūs stāvat, un hop, un jūs esat tur. Kur mēs esam? Un tad jūs sākat uzreiz svīst nenormāli. Starp citu, svīšana. Visu laiku visi svīst. Es smirdēju tiešām, tāpēc, ka tas ir nereāli. Tas ir 35 grādi. Un tu svīsti, un tu esi viss smiltīs. Un es no sākuma pirmās 2 nedēļas es gāju uz to tikai 2 reizes dienā. Tā pamazam. Es vienkārši par to stāstīju. Man liekas, daudziem tas interesē, un daudz man tā kā jautāju, kā vispār bija ar to.
Nu, jā. Perfektākā vieta. Un tad arī es gāju tikai 2 reizes, jo viss tā kā svīd ārā. Pēc tam ķermenis jau pēc 2. nedēļas bija adaptējies, un es gāju jau tāpat kā Latvijā. Un vispār nebija nekāda problēma, un es gāju tā kā tur jau 4 reizes pa mazam uz toleti, un viss bija labi. Un tā kā tā ir, vienkārši, kāpēc es to pieminu, jo man liekas, ka tas ir svarīgi, mums visiem ir organisms un dažādos apstākļos citādāk strādā. Bet viņš pierod. Un es arī nesvīdu tik ļoti, jā. Es pēc tam vairs tik ļoti nesvīdu, un man arī nebija tik karsti. Es varēju 35 grādos mierīgi spēlēt volejbolu, un viss bija kārtībā. Kā tur, piemēram, es zinu, ka man vismaz tā, ka mēs bijām Taizemē, ka man bija tāds pirmais, ka mēs izgājām kaut kur tāds ārpus tā kūroļa zonas, ka tās smakas visu laiku, viss ir apkārt. Protams, beigās, ja tu pierodi, bet vienkārši viss ir tāds. Tāda ļoti specifisks tāds. Tur ir cilvēku smags savienojušos ar ēdienu smakām, ar atkritumiem un viss tās smags ir. Lielpilsētā, jā? Sanāk. Mums visas pilsētas tur ir tādas tajās, kur mēs bijām, ka viņas visas, man liekas, skaitās lielpilsētas. Bet jā, tas vienkārši man bija tāds, tāds kā es pie šitā tagad pieradīšu. Ka viss sož ritīgi. Tur kā tur ir? Tur nebija tā? Nekas tā neoda, kaut gan no sākuma, arī tirgu, ja? Varbūt kaut kāda tāda specifiska smarža ir, bet Tuksnesī nav, jo tur ir vienkārši smiltis un visi. Es domāju, ja tur būtu ūdens, tad varbūt smaržas būtu citādāks, vai arī, ja tur būtu daudz ēdiena. Protams, ka pilsētā ir pilnīgi citādāk. Bija tā, ka no sākuma, kad es atbraucu, bija tāds viens vai otrs vietējais, kurš man likās, ka varbūt kaut kā dīvaini oži, ja? Es nevarēju saprast, tā kā nesmird, bet, ir tāda dīvaina smaka un, bija tā, nevis kaitinoši, bet es nevarēju pierast, jo esmu ļoti jūtīga uz smaržām. Un pēc dažām dienām es nejūtu, kā viņš smaržo. Droši vien tāpēc, ka es smaržoju pilnīgi tāpat kā viņš. Jo mēs dzīvojam vienos un tajos pašos apstākļos, tas pats sāļais ūdens un tie paši sviedri un, Tā paša ēda, tas jau uzreiz. Jā. Ko jūs ēdāt? Mēs ēdām principā visu, kas tur bija, tirgus tur bija, un tāpēc mēs arī tur pirkām tomātus, kāpostus, tur bija ļoti labi augļi, mango, nereāli labi avokado, šitādi te izmēri, tādi lieli, sulaini, garšīgi, ļoti labs, tā kā tiešām ļoti labi. Arbūzi, ananāsi, viss ir ļoti garšīgs, fantastisks, kartupeļi tur arī bija, tur pat bija vietas, Guntars mums zupu pat vārīja, līdz ar to, mēs reāli labi ēdām. Pirmās 2 nedēļas mēs riktīgākā hardkorā strādājām, tāpēc mēs ēdām varbūt nedaudz prastāk, jo mēs vienkārši uzvārījām, uztaisījām salātu, uzvārījām tur, piemēram, makaronus vai griķus, griķi bija rimī basic, jā. Vienkārši Lida bija atvedusi, jo tur nebija griķi, tur nav griķi jābieslī. Ko vietējie tur ēd? Vietējiem ir tāds ēdiens ugalī, kas ir no kukurūzas veidoti tā kā milti. Viņi viņus uzvāra ar ūdeni, maisa, līdz veidojas tāda balta, viendabīga masa, kas ir pilnībā bezgaršīga, un blakus ir vienkārši kāposti, kas ir apcepti. Viņi uz ugunskura visu taisa, kas ir apcepti, un nedaudz ar kaut kādām garšvielām, varbūt sāli. Principā tas ēdiens ir super bezgaršīgs. Vēl, kas viņiem ir, piemēram, skolā, mums bija rīsi ar pupiņām, un no rīta bija porridge, kas ir vienkārši auzu tāda putriņa, un vēl tur kaut kādas klijas ir, man šķiet, un tur vitamīniņi, un viņi vienkārši garšo kā šķidrs neskviks, tikai višķiņ specifiskāks. Jūs mannā tur neēdāt? Nē. Jo bija tā viena reklāma. Dobels dzirnavniekam bija tādā, es nezinu, kurā vietā. Es varētu uzlikt vienkārši kaut kādu telefonu. Kur ir tas video? Waaw. Kaymak supermarket day place bu wóor te xarañ. Ku fi ñëw xam ne lépp dëgg la. Indil nañu nag maanaa sumalina. Maanaa sumalina baax na si ku wérul, baax na si mag, baax neex na si fufu, neex na ci laax. Izskatās kā tas ugalī, by the way. Tas, par ko es stāstīju, sumalina moom dafa neex dinaa ko fufu laax ko ba mu neex kenn du ma tere sumulu maana baax na ci màgget baax ci gone ne ko toggal mu bég teste naa ko toggal mu bég teste ko moo ko teste lu neex a neex teste ko ku ci bëgg am lu la leer wooteel ci 70 41 300 mbaa nga woote ci 4497 284 baaga doxantu ci Kmart supermarket ci 103 pie mums atceļojas no Gambijas. Gambija.
Nopietni, tur pārdod dobās zirnavnieku mannu. Nu, tas jau arī, nezinu, cik gadus vecs tas vidīgs ir. Man aizkarš. Ak, Dievs, es redzēju, es domāju, man likās, Nu, vai tas ir manējais algoritms. Man ir vienkārši plikas sievietes. obīs. Nē, nu ne plikas sievietes, bet ļoti resni cilvēki. Tas vienkārši mans algoritms, kas slēg. Tā vienkārši. Nu, labi, es labāk nejautāju. Labāk nejautāju. Mēs par to Tā vienkārši, nerunājam. jā, tas ir, ko man visi vidi, kā izvaļ. Drosmas. Vienkārši to gļungu patīk skatīt. O, es sen biju dzirdējuši šo vārdu. Žongiņi. Jā. Nu, Labi, vai paldies. čau! Jā, paldies tev, Eleonora. Paldies, ka tu atnāci uz Jā. Sots uz Puļķu podkāstu. Vēl vienreiz runāju par šito tēmu. Jā, ka tev bija Kāds vēlreiz ar to, jā. Bet nekas, man ļoti patika. Jā, es jau zinu, ka būtu Tā jāiet. jau arī. Jā. Es biju, jā, man Es jau zinu, Kristu tāpēc- pateicis kaut kādu 1 minūti, ka tu biji ielikusi to stāri, ka tu esi Latvijā. Un es tāds tur es mums tev vajag. Jā. Nu, paldies, ka tu Paldies piekrīt. jums. Prieks. Tiešām Mums forši tev beidzot arī pirmais satikt. Bija viesis. pēc tik ilga laika. Es Jā. nezinu, es tev nebiju redzējis Kāds mēnešiem. 2 mēnešus noteikti. Vairāk. Vairāk, jā? Man liekas, kad es te, kad es aizgāju no darba, man liekas, Tas nebija pēdējā kāds reize, kad es tev satiku. Tusa nekāda nebija. Es Nebija nebiju tusiņa. uz kādu tusiņu. Mēs bijām. Mums bija dzimšanas diena, bet uz to Eleonora nebija. Nu, jā, Jā, to es mēs tur rītīgi netiku. apvainojāmies. Es zinu, Jā. jūs raudājāt. Nu, tas jā. Tāpēc arī Eleonora aizmuka projām uz Āfriku, jo viņa vienkārši negribēja mūs satikt. Jā, tas bija pirmais iemesls. Es arī Lidai pateicu, ka, nu, tad, kad man vajadzēja paskaidrot, kāpēc es gribu uz Āfriku, es uzrakstīju, ka, nu, vienkārši tāpēc, ka es negribu būt uz Reņaltu un atpaucimšanas. Jā, es Nu, gribu uz prom no visām. Makes sense, viņiem. makes Un tas sense. viss, tas āp, tu viņiem tā mācītos skolās, un tu tā Jā. slīnās, Un tad vēl kosīnus un tangens. Nu, un tas tad jau viņi viņiem, visi bet nu, tas saprata. viņiem jau bija iekšā. Nu, viņi arī vismaz labi, ka viņi mūs tagad pazīst, ka mēs aizbrauksim tur, ka viņi zinās, ka mēs bijām tie, ko Eleonora Jā. tā kā uzmet. Nu, un kad, O, jūs tik labi arī angļu valodu varētu iemācīt, jo jums ir laba angļu valoda. Jā. Bet tas ir jā, vai mēs mākam mācīt. Tas, ka mēs saprotam, tas ir jā. Bet To jūs iemācīsieties. Jā, tur jau ir. Un jūsu skolotājs leposies ar jums. Man ļoti daudz skolotājs uzrakstīja, Eleonora, paldies tev, tu esi tāds malacis. Nu, es Un nezinu, vai visas mūsu tautas angļu valodas skolotājs skolotāji jums lepos, uzrakstīs. viņi neatbalsta vispār neko, ko mēs darām. Jā, Nedraudzējāt. bet tur- ja jūs kļūsiet par skolotājiem, viņi Nu, teiks, tad varbūt jā. Bet toreiz bija, kad jā, mēs uztaisījām video, ka viņi uzrakstīja tāds, es neesmu jūsu fanu. Jā. Jā, bet viņiem neviens nejautāja vispār. Jā, tur ir Sāksim ar to. Jā. Viņi to Kad, uzrakstīja, tās aktrises, kas tur bija, Igauņa aktrise ielika iekšā to video, music video, un viņas Jā, paustā zem ierakstīja viņas latviski, posta. vispār Igauniski rakstā, cik forši izskatās, vai kā tu uzdrīkstējies, nu kaut Tā kāds. kā ļoti noteikti viņas viedoklis tik Un dzirdēts. viņi uzrakstīja, Jā. tāds, nē, es neesmu jūsu fans, man tāds, kāpēc tu viņas fucking tajā tur rakst? Varēja vismaz jums Jā. tajā Tur nebija pateikt, effort satikties vispār. un pateikt. Es būtu satikusies Šito un viņi pateikt. točā neskatīsies. Šito viņi. Jā, nu vienīgais kāds tagad aizsod, bet kurš zina? Man tāds Viens slūdz. jau nezina. Čau. Viss? Tā. Nē, viņai mēs tagad Viņai es parādīsim. pateikšu. Bet čau. mēs arī Sorry, es atradām. aizmigu. Mēs arī atvadamies. Jā, Viss paldies. kārtībā. Davai, čau. Sekojiet Elnorai, sekojiet mums. Sekojiet Lidai, interesējieties par Āfriku, lūdzu. Brauciet, palīdziet bērniem. Viņiem vajag jūsu palīdzību. Paskatieties stāstījus. Paskatieties Tiešām. Eleonoras stāstus, ja jūs gribat redzēt vairāk detalizēt, kā tas tiešām notiek, nevis tikai no mūsu mutes, kas nāca ārā. Tas nav tik bailīgi. Tas- nav tas- tik- Varēs nav tik vizualizēt, briesmīgi. savienot šo saturu ar citu saturu, un tad viss būs skaidrs, un tad baiļu vispār nebūs. Un tad ir Vienkārši tikai- jābrauc. Jā, un tad ir vienkārši Vienkārši jāexperience. Ja Ja tu ir gribi- doma, ka tu varētu vienalga, ko tu tur darīsi, ja tev liekas, ka tu vari sniegt kaut kādu pienesumu, ja ir vienkārši doma, ka tu vari, tad tu varēsi. Tas ir viss. Tieši Nav tā. jādomā. Nav nevienam jāsaka, ka tu brauksi, jo tev viss pateiks, ka būs slikti, ka tu saslimsi, ka tur vēl kaut kas būs. Realtātē nekas no tā nenotiks, viss būs labi. Tur būs cilvēki, tur būs vietējie, tur būs kultūrā, Tas ir padomāts. un viss būs ļoti labi. Šis ir Sūdzes puļu podkāsts. Pūces soļi. Šis ir Pūces suļu podkāsts. Paldies, ka Tiekamies. klausījāties. Un līdz nākošajai reizei. Čau! Čau.